Sveiciens ikvienam, kurš pievienojās šajā projektā Sarunas ar kakao. Man ir milzīgs prieks, ka tu šeit esi. Neaizmirst uzspiest laiku šim video, kā arī abonēt kanālu, lai tu nenokavētu nākamās epizodes. Šīs dienas epizode būs ar zīmola LaBrains radītāju Līgu Brūniņu. Šajā epizodē mēs runāsim par Līgas ceļu līdz šī zīmola tapšanai un dabīgu ekokosmētiku. Pirms mēs sākam šo epizodi, es ar tevi gribu padalīties, ka 24. augustā es kopā ar Kasparu Zlīdnieru, kuru starp citu man arī ir epizode šajā YouTube kanālā, mēs rīkojam kopīgu retrītu Mind, Body, Spirit, kur mēs kopā gan kustēsimies, gan dzersim kakao, gan elposim, gan baudīsim skaņu terapiju ļoti skaistā vietā, netālu no Dobeles. Šis dienas retrīts ir domāts tev, lai atjaunotos, lai iegūtu enerģiju, lai atbrīvotos no visa liekā, kas tevi tur un bremzē, un ļautu tev iestartēt jaunā dzīves posmā. Pirms tu vēl sāc kaut ko dalīties, mēs sāksim, jo parasti tās interesantākās sarunas notiek pirms play tiek uzspiests aizkadrā. Tāpēc, paldies tev, ka tu šeit esi. Paldies, ka tu mūs pieņem savā LaBrains ģimenē, mājā, savā kabinetā, savā studijā. Un visas epizodes vienmēr sāku ar vienu un to pašu jautājumu, kas ir tāds filozofiskais jautājums, tāpēc jūties brīvi, kā tu uz viņu atbildi, ko tev nozīmē iet savu ceļu. Tas, manuprāt, ir vispār kaut kā saprast, kas tu esi, kas ir tas tavs ceļš. Un man šķiet, ka tavs ceļš nozīmē, ka visi pārējie teiks, ka tas nav pareizi, ka tas tā nav, jo viņi spriež pēc sava ceļa lielākoties. Un varbūt arī ļoti daudz vienkārši arī neiztur to apkārtējo ieteikumu vai apkārtējo bailes. Tā kā viņi redz, ka viņiem liekas, ka kaut kas nav, vai ka tas ir jāstopē, vai kaut kas ir jāmaina. Un te ir jāsaprot, vai tev ir pietiekami daudz izglītības, pietiekami daudz intuīcijas, bet, lai būtu intuīcija, tev ir jābūt arī zinošam šajā sfērā, ka tu tiešām vari saprast, ka tas ir tavs ceļš, nevis, ka tu esi, piemēram, cukura atkarībā. Kā cilvēks vienmēr teiks, klausa savu ķermeni, bet kad tev ķermenis saka, nē, cukuru, principā vienmēr, tāds. Tā kā mēģināt nošķirt tās lietas. Jā. Tas man liekas, tā kā saprast sevi, nav jau tas viegli. Tas tāds darbiņš, vai ne? Tāds ceļš, savs ceļš līdz sevi saprašanai. Man šķiet, ka saprot tikai tad, kad tu jau esi, tā kā jau līdz otrai pusē, man tā liekas iespējams. Jā, katram droši vien tā pieredze sava un cik dziļš mums tas kaut kāds pārbaudījuma pirmais dzīves posms, cik ļoti tevi dzen tajā vēlmē vispār sevi saprast, jo bieži vien jau mēs vienkārši to pirmo dzīves daļu plūstam vienkārši kaut kur mūs ved, kaut kādas ambīcijas, maksimālisms, jaunības, visu kaut ko realizēt, un tad mēs attopamies kaut kādā brīdī, kad kaut kas nav. It kā viss ir forši, visas tos ķeksīšus es atķeksēju, bet kaut kas nav, un tad sākas tie meklējumi un tie sevis saprašana. Visbiežāk tas sākas ar kaut ko, kas mūsos neapmierina, un man šķiet, ka es vispār aizdomājos, lasot par LaBrains zīmolu jūsu mājaslapā, ka visbiežāk cilvēki rada kaut ko ģeniālu, izrietot no šī te sava kaut kāda savas problēmas, savas pieredzes, kaut kādiem tur atgadījumiem, bet tas ir kaut kas mans, kas man ir noticis, kas man ir licis meklēt, radīt kaut ko citu, mēģināt tā kā izprast dzīvi vai vienalga. Un man liekas, arī tavs ceļš bija līdzīgs, līdz tu nonāci vispār līdz šim zīmolam, LaBrains. Un varbūt tu vari arī pati mums pastāstīt, kas tad bija tas, kas tevi līdz šim atveda. Redziet, ja mēs nedaudz turpinām to tēmu, kas tu esi un pie kā tu esi nonācis, un tad
kaut kādā mirklī sapratu, es esmu cilvēks no laukiem, 6 bērnu ģimenē, vecākais bērns ģimenē, padomi laiki, ļoti diezgan ierobežot resursi. Un attiecīgi šīs ambīcijas varbūt tā ļoti daudz arī stāsta, ka tie bērni, kuri tiek pie visa, viņiem ir šobrīd jebkuru dienu šokolādi, tu gribi, tev ir konfekte, tu gribi ēst, tu esi paēdis, tu gribi, tu sēdi YouTube'ā, tu gribi, tev ir multene. Man tā vērtībā tas nebija, un iespējams tas varbūt rada kaut kādu šo ambīciju un vēlmi saprast, kā es varu pie kaut kā tikt. Bet tad, kad tu pie kaut kā tiec, tur gados 20 plus vai līdz 30, un piemēram, karjeras nozīmē, ja tu tur tiec pie finansēm, tu labi pelni, tad tu saproti, ka tā nav jēga, naudas būtība. Attiecīgi ir arī atkal ļoti grūti varbūt izkāpt ārā no labi apmaksāta darba, tu pats esi izveidojis, tev ir karjera, tu esi pats izveidojis komandu. Tad tas man bija tā, kad es sapratu, ka tev ir veidojās depresijas, nauda nemotivē tev piecelties un aiziet uz darbu. Drīzāk varbūt bija kaut kāda atbildība, ka tev ir cilvēki, kuri tevi tur gaida, jo tu esi viņus pieņēmis darbā, bet tāpat tas ar vien paliek grūtāk, ja tu neredz tam darbam jēgu. Un tad galu galā tas diezgan tā viss summējās, kad tu nonāc situācijā, kad parādās man izpaudās šī rozācija, ādas slimība, kas skaitās ģenētiski predisponēta. Bet tas nenozīmē, ja tētim, mammai tev ir, ka tev arī būs vislielākoties ar augstu varbūtību, ka tu pie tā tiec. Es tiku diezgan ātri, salīdzinoši jaunā vecumā, lai gan mūsdienās, ja skatos tagad, jo tā jau ir tāda standarta pēc 30, ka šī rozācija parādās jau pat agrākā vecumā, kas pēc būtības nav normāls. Nozīmē, ir šī emocionālā pārpilnība, ar ko tu netiec galā, ir dažādas. Šobrīd mēs redzam, ka kosmētiku sāk lietot. Līdz 25 gadus knapi pie kaut kāda krēma tiku. Arī nemaz nerunājot mazā vecumā. Es šobrīd redzam meitenes, kurām ir 8, 12 gadu vecumā, salikts Douglas grozs uz 2-3 tūkstoši, ko viņas zina, ko viņas grib nopirkt, tik līdz viņām būs nauda. Ja, tā ir pilnīgi cita pasaule. Un tās zināšanas, kas nāk līdzi, arī attiecīgi mums nebija, ja mūsu vecākiem bija salīdzinoši maza pieredze, ko un kā lietot, viņiem bija grūti nodot. Biešu uz lūpām uz vaigiem. Jā, tādas lietas, tur gurķi, biedz, ka vajag ēst. Tas ir kā kaut kāds šī lielā tā loģiskā sapratne, ka vajag veselīgi ēst, ka vajag vingrot, tas kaut kur visu laiku caurvijās. Un paldies Dievam, man tētis ir tas, kurš katru rītu ceļās un vingro, skrien uz upīti nopeldēties. Mana vecmāmiņa, kas ļoti strikti, ka vajag pēc iespējas mazāk lietot to kosmētiku. Viņa nevarēja paskaidrot, kāpēc, bet tas ir kāds intuitīvās zināšanas. Tie pašā laikā, ka bija jāmazgā seja no rīta, bet nebija pateikts, kā, tad vēl bija ziepes. Ja, tā kā ļoti daudz tādas pretrunas, nezināšana laiks, vai arī, ja tev ļoti daudz jāstrādā, tu tiešām pat nevari iedziļināties. Mūsdienās ir principā līdzīga situācija, tu arī nevari iedziļināties, un tā iemesla dēļ, ka tev ir nenormāla informācijas pārbagātība, it sevišķi, ja mēs runājam par Instagram, YouTube, TikToku, tur ir, mēs paši saprotam, kas tur ir katru dienu, un cilvēki klausās, cilvēki tic, tāpēc, ka tas cilvēks tur smuki izstāsta Instagramā, neskatoties, iespējams, viņam ir entie filtri, viņš tagad arī izskatīsies tāpat, neņemot vērā, ka tas varbūt ir cita vispār tā kā tipa cilvēks. Es nerunāju ne pat par ādas krāsu, bet novecošanās ir dažādi veidi novecošanās, kas kam vairāk pakļauts. Vienam tas labāk dara viena lieta, otram cita lieta. Un tad trešais ir par to, ko mēs lietojam. Un tas, ko mēs gribam teikt Labreinā, ļoti daudz mēs saskaramies ar jautājumiem, kāpēc, par ko tu runā, ja tas ir atļauts ar likumdošanu. Manuprāt, ar likumdošanu ir atļauts tās minimālās kvalitātes prasības, lai tu nenodarītu savu lielāku postu. Un tas ir tādu vidēju aritmētisko rēķināts. Tā ir likumdošana. Tā kā noteikti minimālo prasību. Tas, ko mēs sakam un mēģinam skaidrot, paaugstina savus kvalitātes standartus attiecībā uz ādas kopšanu. Un tas nebūs tikai ādas kopšana. Tas ir tāpat arī šī
iespēja saprast, kas ir tavam organismam vajadzīgs. Tas ir tāpat arī par ēšanu. Nu, ja mēs katru dienu ēdam McDonaldā, mēs dzeram Pepsi, kolu. Manuprāt, tas ir diezgan loģiski saprotami. Cilvēki saprot, ka to nevajag darīt. Un daudz saka, bet tev jaunietis 18-gadīgs teiks, es to daru, man nekas nav. Bet vai tas ir arguments? Jā, tu esi jauns, tev viss super labi strādā. Mēs arī zinām, ka mazs bērns nokrīt, viņam sadzīst 3 dienās. Cilvēkam jau pēc 30 viņš ļoti jūt atšķirību, kā viņam sadzīja kaut kāds pušums vai kaut kāda jau ievainojums salīdzinājumu pirms 20 gadiem. Šī reģenerācijas spēja, šī sistēmas aktivitāte samazinās. Nu, un tad jautājums ir, kur, kā un paļauties uz jaunieti, ka viņš saka, ka es dzeru Pepsi, man nekas nav. Tas ir tāpat arī par šo, te mēs runājam, konvenciālo kosmētiku, kuras lielākā problēma, manuprāt, ir tāda, ka jā, hialuronskābs mums ir, jā, mums A vitamīns ir vajadzīgs, jā, mums ir C vitamīns, jā, mums ir vajadzīgs B vitamīns. Bet ir jāsaprot, vai mēs to tā kā uzņemam ar uzturu. C vitamīnu mēs uzņemam ar ogām, ar augļiem, dārzeņiem. B vitamīns mums ir tātad gaļa, augstvērtīga gaļa. D vitamīns mums ir saule, ļoti dozēta līdz kaut kādam mirklītim saprotot. Jautājums ir, vai to mēs visu darām sintētiskā veidā, papildu kaut kam, un tad vai papildu labai ikdienai, sportam, pilnvērtīgam uzturam, vai mēs vienkārši sākam to aizstāt. Un kosmētikā ir tas pats. Nav tikai runa par hialuronskābēm, A, B, C, D vitamīniem. Tas ir tas, ko mēs lietojam atkal šo te seku mazināšanai. Un ja jau tik labi strādātu visas supermedicīnas, botoks, hialuronfilleri, tad nebūtu mums šīs problēmas. Tomēr tie cilvēki meklē kaut ko. Tad viņi saprot, ka kaut kas nav kārtībā, bet šī lielā mašinērija, kura pelna nenormālas summas, un šie superdārgie krēmi, ko mēs saucam par konvenciāliem krēmiem, kuru pamats ir nevis eļļa, kuru pamats ir nevis labas aktivizējušas vielas, kas liek strādāt taviem mitohondrijiem, kuras tu vari izmantot. Tas, ko mēs arī darām, ka mēs kombinējam entās aktīvās vielas, kas ir tur prebiotiķi, probiotiķi, fermenti, dažādi veidi labie cukuri, antimikrobiāli, kas tiek aizsargāti. Tas ir tāds ļoti super specifisks darbs, lai mēs izveidot šo drošo sistēmu, pēc iespējas drošāku sistēmu, kas iedod mūsu ādai visu, ko vajag un nerada atkritumus. Jo tas, kas mūsu ādā notiek, mums šie paši kolagēni, kad trūkst kolagēnu un cilvēks sāk dzert kolagēnu, viss būtu labi, bet mums kolagēns arī plīst, mums kolagēns ādā tur paliek, tur veidojās arī kolagēna miskaste, tad mēs liekam klāt plastmasu, kas ir lielākā daļa, 9 no 10 produktiem mēs esam runājuši. Tad mēs liekam klāt hialuronskābi, injekcijas, kuras arī pēc 2-3 mēnešu plīst. Mēs nevis to visu izvadām ar kaut kādu papildus masāžu. Es nesaku, ka to nedrīkst darīt vai nevajag darīt. Es runāju par laiku, kad piemērotību, iespējamām blakus efektiem, un vai tiešām to tagad vajag. Varbūt jums no sākuma vajag 3 mēnešus limfodrenāzes masāžu sejai, un tad paskatīties, kas ar jums notiek. Un nevis likt virsū visu laiku plastmasu, kas aizpilda jūsu ādu atkal ar šiem te ādē nesagramojumiem gabaliņiem, bet tiešām paskatāmies, kas notiek, ja mēs attīramies. Jā, man liekas, tas ir tas stāsts, kad, kā tu saki, likuma došanā ir tas minimālais, bet ir arī tas, ka tu vari kaut ko neuzskaitīt, ja viņš tur nepārsniedz kaut kādu to daudzumu, kaut kādus tur tos... Nē, ir atrunāts, ka viss ir jāuzskaita. Un tas, ka tur ir iekšā akrilāti, tur tā arī rakstīts akrilāti. Mēs visi labi zinām akrilu nagi. Akrilāti, silikoni, un tas ir tas, kas uzkrājās. Pēc izskata tas izskatās kā eļļa, ja stāvētu 2 pudelītes ar dabisko eļļu, kas ir augu eļļu un blakus šī te akrilāti vai silikons, dimetikons. Jūs taču neatšķirt, jūs ar to ēdienu uzceptu tajā. To nevar, tā kā nafta. Tāds, principā, naftas produkts, noņem to melno krāsu, un viņi ir tāda eļļains šķidrams, vai ne? Bet starpība ir tāda, ka organisms, kad mēs iedzeram naftu, nespēja to pārstrādāt.
Tad skaistumkopšanā ir viss jāuzskaita, jo es zinu, ka ēdināšanā tur ir, kad produktiem, ja kaut kas tur nepārsniedz kaut ko, tad tu viņu var pat nepieminēt, jo tur arī tās minimālās kaut kādas prasības. Man nesen tieši bija diskusija par kombučām tur. Pa citu tēmu, bet tad sanāk, ka man liekas, ka skaistumkopšanā ir tas pats, bet tur ir obligāti viss Nē, tādā ziņā skaistumkopšanas ķīmiķi, ja mēs runājam, piemēram, ar mūsu veselības inspekciju, tur ļoti gudri cilvēki, un to viņi arī saprot, ka pēc būtības tas ir diezgan aplams priekšstats, ko cilvēki domā, ka uz ādas var likt vairāk, bet ēst galvenais ir svarīgāk. Jā. Mūsu kuņģis ar visu mūsu sistēmu, kas ir mūsu skābo vidi, pēc būtības saēdīs daudz vairāk un pārstrādās un dabūs ārā. Līdz ar to kosmētikas ķīmiķi, kas ir tiešām strādā un pārzina šīs izēvielas un lasa publikācijas, viņi uzskata, ka daudz bīstamāk ir likt uz ādas nekā apēst. Jo ādai tev iet cauri, tur nekas neko tik ļoti nepārstrādā. Pēc būtības tu patiešo tad ievadi. Jo tas, ko saka ādas aizsarga barjera, jā, ādas aizsarga barjera, bet tas ir uz noteiktām lietām, uz pilnīgi veselu. Tur mēs varam iedziļināties. Pēc būtības tev kosmētikai būtu jābūt augstākas kvalitātes nekā ēdienam. Manuprāt, to neviens tā nedomā. Jā. Vispār nē. Jo, bet par to, ka tas saturs, kas ir produktos, visi tie pat smagie metāli, plasmasas, viss, ko tu arī minēji, viņas jau tiešām nogulsnējas mūsu ķermenī kaut kur, un tad jau veidojas kaut kāda sekas arī tetovējumi, kas ir visi smagie metāli, un tas viss arī kaut kur mūsu ķermenī paliek, un es daudz esmu arī runājusi par to, ka ir vajadzīgi tie veselīgie detoksi, kā mēs tīram savu ķermeni. Un es savā profesijā novēroju arī, ka cilvēki, tas iemesls, kāpēc man vispār bija interesanti ar tevi parunāt, jo tiešām cilvēki par šo neaizdomājas, jo kas mums rada stresu, visādus nogurumus un tam līdzīgas sekas, tās jau ir sekas kaut kādiem sākuma cēloņiem. Un kas tad ir tie cēloņi, kā tu saki? Viens, kas mums pirmais nāk, ir, ko tad es tur ēdu vai es sportoju, bet mēs ļoti kaut kad vēlu vispār aizdomājamies par to, ko es lietoju. Kādus produktus, dušželejas, ar ko es mazgāju drēbes un tam līdzīgi. Bet, manuprāt, tas ir super būtisks aspekts, kas ietekmē tavu veselību, tavu enerģijas līmeni, kā tu jūties, cik tas ir noguris, jo tas burtiski atņem tev enerģiju, esot tavā ķermenī. Un tāpēc, manuprāt, ir tā, ka kad cilvēks sāk domāt par to ēdienu, kad viņš kvalitatīvi ēd, ka nevēlās pesticīdu pārtiku katru dienu, ka apzināti mēģina izvairīties no rafinētiem cukuriem, veiksmīgāk, neveiksmīgāk kaut kādā periodā, bet tu vismaz nemelo sev, ka tas neko nenozīmē. Tajā mirklī tu arī sāc piedomāt arī par šo kosmētiku. Jā, ir ļoti maz informācijas bijušas, ir ļoti daudz, mēs saprotam, ka ir šī skaistuma propaganda. Cilvēki tic tajā mirklī, ka tagad ir, nezinu, cik ir entās publikācijas par kosmētiku, par šīm kosmētikas procedūrām, par iespējamām blaknēm, par to, ko dara filleri, par to, ko dara hialuroniskābs, par to, ko dara botoks. Un ka to, lai vispār varētu piemērot un saprast, tur nepieciešams ļoti daudz zināšanas, ļoti daudz skaidrojošā darba. To visu mēģina noklusēt, mēģina veidot šo te pozitīvo, lielisko ticamību. Nākat, mēs jums izdarīsim, jūs būsiet jaunāki. Un kas ir tas trakākais, ka kāds tavuprāt ir vidējais vecums, kad cilvēks sāk lietot šīs procedūras? Tagad jau ātri droši vien. Par to jau mēs saprotam, ka jebkurš cilvēks, ja tu tiešām ēd normāli, guli, ja tu neesi tur kaut kur tāds pārņemts stresa vai tev viss dzīvē tagad šobrīd ir kārtībā, līdz 40 gadiem tu principā bez viņām var izdzīvot. Ne? Noteikti. Tu arī, es nerunāju par to, es vienkārši tā, lai nebūtu kaut kāds sakalīgi aizliedz visu. Es saku, daram, bet saprotam sekas. Tas ir tas trakākais, ka cilvēki, tajā mirklī, piemēram, ir tāds nianses, kas saucās mūsu pašu muskuļu darbība,
kas mums ierosina pozitīvās emocijas. Un ir tas Duchenne smaids, kad viņš atklāja, ka, ja tas smaidi no sirds, tad savalkās šeit arī šīs te vietas krunciņas izveidojās. Tas, ko dara botoks injekcijās, viņi paralizē aci. Tas nozīmē, ka tu nevari ieslēgt šo te muskuli. Šis muskulis ir tas, kas dod tev atpakaļ signālu uz smadzenes, ka tu tiešām jūties laimīgs un tev izdalās serotonīns. Tad tu principā, lietojot botoksu, apzināti šeit, tu izdari to, ka tu sev noliedz iespēju būt emocionāli stabilam, laimīgam un veicināt šo te pozitīvo enerģiju sevī. Tas ir, manuprāt, tas ir super svarīgi. Un ja to zina sievietes, un viņai saka, izvēlēs, ko tu vēlēs, ja kur teiks man viena alga, bet varbūt viņi novēros, sapratīs, ka jau es tagad sev esmu iepotējis un pēdējos 3 mēnešus jūtos slikti, un kaut kā es to saprotu, ka tiešām tas ietekmē mani. Bet viņai tas ir jāzina. Jā, man liekas, ka tā ir vienkārši cilvēku neziņa, jo arī man ik pa laikam uzpeld kaut kādas lietas, kur man likās, wow, tiešām es pat neaizdomājos. Kad nav tā, kad tiešām tā piesātinātā vide ir tik ļoti daudz ar pēc šito, pēc to, tas ir forši, tas ir labs, tas ir veselīgs, un tur visi šitie vārdi, kas ir tev vajadzīgs, vesels, tur eko, bla, 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 kas tev tā kā, viņš jau ir tur eko, veselīgs, tur dabai draudzīgs, tad, neiedziļināšos tur detaļās, tā kā ček, apmēram. Un tad tu kaut kādā veidā nonāc līdz kaut kādai sarunai, kur tev ir iespēja negribot uzzināt vairāk, un tad tu sāc tā kā domāt, wow, bet kāpēc man par to neviens nesaka, bet īstenībā jau tur ir rakstīts tas viss, bet mēs vienkārši neveltam laiku varbūt pat paskatīties, kas tur ir rakstīts. Ir zaļmaldināšana apzināti, tā to arī sauc un pret to cīnās. Bet, manuprāt, atkal būs tā, ka vairāk trāpīs tiem, kas ir mazie uzņēmumi, kuri tiešām mēģina tur taisīt. Es nenāku par visu, pat lielākoties. Jo lieliem tomēr tas ir atkal savādāk. Viņi ir tie, kas uztur, viņi taisa atsevišķu līniju, piemēram, L'Orealam. Tu domās, ka tur ir, kur ir viena smuka līnija, tu notic tam vienam produktam, kur tu pat viņu izpēti, tu nepēti vairs apkārtējos 30, jo tev ir no tās uzņēmuma, tev ir tā kā automātiski jau standarts, un tur ir tas, varbūt tur ir negatīva tāda viela, bet, esmu izpētījis, man ģimenē nav tādas slimības, man nav tendences uz to, tā kā man ir mazs risks, es pieņemu šo, ka šis man būs labs matu šampūns. Arī ņemot vairāk tas matu šampūns. Bet iespējams tur atkal pavisam kaut kas cits, un produkts sastāv mainās un uzlabojās. Tāpat arī par Labrēns. Es varu teikt, ka pirmie mūsu produkti, kas bija, mēs taisījām dabiskus tīrus, tāpat tur bija iekšā propilēna glikols, mums bija propandiols, mums bija šie konservanti, mitrinātāji, kas ir atzīti publikācijās kā draudzīgi, dabiski. Bet es zināju, ka tomēr ir viņiem tendence uz šīm te kairināšanām, viņi vairāk te var padarīt kaut kādas alerģiskas lietas. Un šobrīd mums arī bija pirmais pētījums, kur bija dāmas, kuras teica, ka viņām parādījās alerģija. Ko es arī vilku ar to kopā, kad iespējams, tas ir papildu ar šo. Nevienmēr cilvēks saprot, uz ko viņam ir alerģija. Daudziem ir krosalerģija, viņš vienkārši pavasarī lieto, mums arī ir bijuši šādi gadījumi. Bet tas, ko mēs darām, mēs visu laiku paaugstinām standarts. Mēs ejam uz super kvalitatīvu, mēs piedāvājam tev būt soli priekšā. Mēs esam paši. Un attiecīgi mainās šis sastāvs. Mums ir kaut kāds produkts, kurš teiks, ka viņš pirms 3 gadiem ir mēģinājis, mums ir jau augstāks. Mēs esam prasmes. Mēs tiešām visu laiku rabējam. Un mēs skatāmies, kas ir, jo to arī mums ir laboratorija izstrāde un teorētiskā ķīmiķe. Un to viņi zina, ka mēs visu laiku uzlabojam sastāvu, bet ne no izmaksu efektivitātes viedokļa. Mēs tiešām atrodam, kas ir tāds vēl draudzīgāk vai kas vēl labāk var nospēlēt sistēmā. Vai ja mēs zinām, ka mēs esam izmantojuši vieglās dabiskās eļļas, kas ir, piemēram, C12, C14 alkāna, kas ir daļa, bet mēs zinām, ka ir kaut kur parādās kaut kādu, ka tur var būt, piemēram, cilvēkiem jutīgums uz šo tikai noteikto eļļas daļu. Mēs atkal atrodam, strādājam, aizvietojam, bet tik līdz tu ņem pilnībā dzīvo eļļu,
tikai pret jau izdalītu no dabiskās eļļas, tā kā vienu noteiktu frakciju. Protams, tev ir grūtāk strādāt, tev tur vairāk ieslēdzās mikroelementi, tev viņš ir bagātāks, tev viņš vairāk rāda savu dabu. Tev ir atkal jāsaprot, kā to visu nostabilizēt tādā labā sistēmā. Tā ir pievienotā vērtība, bet darbs ieguldīts, tas atkal ir papildu milzīgs. Tāds. Jā, tad, kad es atnācu pie tevis ciemos pirms tam runāties par sadarbību, tad mēs aizrunājāmies arī par daudz visādām šīm tēmām. Un tajā mirklī sapratu, ka ir tik daudz, par ko es neesmu varbūt aizdomājusies arī kaut kādā ziņā, un par ko ir vērts runāt, jo kas ir pirmkārt jau ļoti interesanti zināt vienkārši, un otrkārt tas ir kā papildus tev tā awareness, kā saka angliski, kad tu vienkārši zini kaut ko ekstra, par ko varbūt tiešām tik daudz cilvēku nerunā. Un viena no lietām, kas man ļoti iespiedās atmiņā, ko toreiz arī teici, bija par šiem kā jau tu minēji, tā zaļmaldināšana ar šiem eko-labeliem. Varbūt var pakomentēt vairāk, kāpēc, pieņemsim, LaBrains nav zem kaut kāda eko-labela. Mēs bijām zem Natru, zem Vācijas eko-labela, tad arī tu domā, kuru tu izvēlies, un tu nevari uzreiz visiem, jo tā ir nauda. Pēc būtības jāsaprot, ka šie eko-labeli un eko-certifikāti arī ir privātas organizācijas. Tas, kas ir tāds svarīgi, un tāds Natru ir vācu, Ekocerts, Kosmos, tie ir franči, bet tā ir principā privāta organizācija. Viņi arī dara labu darbu. Viņi tiešām, ja tu redzi, ka, piemēram, ir uzlikts Madara mums kosmetikas, ja? Tur ir šis Ekocerts, Kosmos, tad tu saproti, ka tur nebūs plastmasa. Jā, plastmasa tur nebūs. Tāpat arī Natru, tur nebūs atļauts šīs plastmasas. Bet nevienmēr eko-labeliem ir atļauts šīs alergēni iekšā. Limonēni, linololi, ētriskās eļļas, dažādi veidi konservanti, kurus mēs uzskatām, ka tos likt nedrīkst. Ka tas ir atkal papildu slodze, papildu stress, caur ādu, pat tiešo. Viņiem ir šiem konservantiem ļoti bieži vien šīs šķīdinošās īpašības, viņi attaisa vaļā tavu ādu, tev visas šīs mikrodaļiņas, kas ir kosmetikā, tiek vēl vairāk iekšā, tu paliec vai no alerģisks, vai atvērts uz alerģijām, vai ātrāk noveco. Jo jāsaprot arī, ka visi šie patogēnie procesi, kur mēs runājam, ja tu esi jauns, tad tev ir psoriāze, rozācija, akne, dermatīts, protams, tas arī turpinās, bet principā vecums, ko mēs saucam kā vecumu, tas, ko mēs redzam aiz vecumā, labi krumciņas, mums ir noslīdēšana, mums ir kaut kādas tūskas, tauku zudums, zemādas slānī. Mums veidojas šie visi procesi, bet pēc būtības izpausme ir tāda pat kā vienai no šīm slimībām vai kaut kādas kombinācijas. Un tāpēc ir jāsaprot, ka šī anti-aging kosmētika ļoti tiek skatīta, principā ir cēlusies no slimību ārstēšanas pieejas. Un tāpēc tas, ko dara, redz, A vitamīns ļoti labi strādāja, viņš izdara to, un tagad mums anti-agingā ir A vitamīns. B vitamīns darīja to, tagad mums ir tas ir iekšā. Viss ir ok, bet jāsaprot, kurā mirklī kas, un atkal nedrīkst aizmirst palikt tādam superficiāli, ja? Tikai par to atkal ugunsgrēku dzēšanu, jo tas A vitamīns dzēš ugunsgrēku. Mums jau līdz tam ir jākārto. Hialuronskābi jau atkal ir tas, kas tev trūkst. Mums jau ir līdz tam jākārto. Un tas, kas ir ļoti daudz ir ielicis šajā kosmetikā, kas ir standartā, viņi ieliek to tikai ugunsgrēka dzēšanas, mēs uz to strādājam, bet tas, ka mums atkal uzkrājās viss šis negatīvais, kurš mums leks ārā, tad tā ir cita lieta. Un tāpat arī šiem ekosertiem, piemēram, viņi ir koncentrējušies uz vienu, ka mums ir tikai dabiskas vielas. Tas ir labi. To tad mēs varam zināt, ka šīs ir dabiskās vielas, viņas ir bioloģiski noārdāmas, līdz ar to mēs arī mazāku slodzi padarām vidē, bet tajā pašā laikā alergēni, dažādi veidi šķīdinātāji, dažāda veida, tas ir tās pašas eļļas, kas ir kā šķīdinātāji, kuras ir ar ēterisko atvesinājumu. Manuprāt, tās nedrīkstētu būt kosmētikā. Un tad tas mūsu standarts, mēs saprotam, ka ir augstāks. Un, piemēram, ja mēs runājam par organiku, kas skaitās organika, tad, ja mēs liekam kosmētikā ūdeni un eļļu, tad man šis krēms, ja ūdens ir noteiktā proporcijā lielāks nekā eļļa, man šis krēms nekad nebūs organika, jo ūdens pēc savas dabas ir neorganiskā ķīmija, jo tas nesatur ne oglekli, ne
sēru. Tad man vajadzētu, tas, ko man iesaka šīs organizācijas, lūdzu ūdens vietā pieliec ziedūdeni vai tur liec bērzu sulu, bet jā, es to varu pielikt. Tajā mirklī es tā kā vienkārši iejaukšu putekļus, es paaugstināšu alerģijas iespējamību, un lai šos tā kā man ir pielikt papildu organiskā viela, es tātad padaru šo produktu ātrāk jutīgu uz mikrobioloģisko piesārņojumu. Tas nozīmē, ka man vajag paaugstināt konservantu daudzumu. Un konservanti ir tie, kas atkal tev bojā to ādu. Un tad sanāk izpildot organiku prasību, ko visi ļoti, ļoti grib. Es reāli pazeminu kvalitāti produktam, vienkārši, lai es būtu tajā latiņā, ko visi citi saprot. Un tad, kad tu mēģini runāt ar šo un teikt, ka var redzēt, ka viņiem ir sava sistēma, viņi nav gatavi mainīt standartus, viņiem ir laba taciņa, un atkal mums ir ļoti svarīgi visu laiku sakot līdz jaunākajiem, uzlabot standartus. Jo tu redz, ka organizācija, tas pats bija ar vāciešiem. Kāpēc mēs pārstājām? Viņi neprasīja šādus atkal, kā to dara Ekoserts, bet jebkura jauna izēviela, kas parādījās, piemēram, ko mēs arī tagad tirgū nāk ļoti daudz jaunas no fermentu, dažādu augu, cilmes, šūnu ekstrakti. Un šo katru jauno izēvielu viņi nevis paši certificēja, kas būtu viņu darbiņš. Jo es viņam pasaku, kur man ir šāda izēviela, viņi viņu certificē un redz, ka es viņu lietoju, tad ir ok, jo viņi pēc būtības pārbauda mūsu procesu, izēvielas, ko mēs ražojam, bet man nācās to certificēt. Un katrs ēpasts, ko viņi uzdod, kā tur to izēvielu ražo, tad es aizsūtu, piemēram, tam ražotājiem, kāds jums tas process, viņi izskata. Par katru šo ēpastu viņi mums prasīja naudu, tas bija laiks, un vienkārši tās summas ir abnormālas. Un tad es arī sapratu, ka pēc būtības to es starp tādām jau lielām mašinērijām, un var redzēt, ka viņiem pietrūkst. Kaut kur ir bijusi labā griba, bet kaut kur šobrīd tas ir aizgājis, manuprāt, par daudz biznesā. Un ir, kuriem tas pietiek. Ir, pieņemsim, Vācijā ļoti plaši ar šie ekoserti izplatīti. Un kas ir labi, tomēr tas palīdz cilvēkiem saprast to plastmasu, dažādas šīs sintētiskās izēvielas, kuras tiešām ir jau endokrīno sistēmu bojājošas. Tas ir tas, kas palīdz atsijāt. Bet šobrīd ir arī ļoti daudz aplikācijas. Mēs zinām mentās, un tur tu arī, ja tu esi principā, protams, aplikācija nav 100% pareiza. Ir, kur viņiem kaut kas nepatīk, bet vismaz paskatoties uz, ja tev patīk kaut kāds produkts, tu paņem šo uzņēmumu, pasties viņam vairākus produktus. Ja viņam šis vērtējums no 100% ir augstāk par 80 visiem produktiem, tad pat struns, ka viņam tur būs viena oranža viela vai tur kaut kāds, tas nozīmē, ka tas ir, jo tas arī vēl nav izpētītais process. Ja ir sarkana, tad gan es ieteiktu uzmanīties, jo tas ir endokrīnā sistēma, tad varbūt to produktu neņemiet. Bet, tā kā jūs saprotat šīs uzņēmumu pieeju, vēlmi, un tiešām tādu kvalitātes standartus. Bet ja jūs ņemat šo uzņēmumu kādu, kuram viss ir vidēji zems, ar dzeltenām, sarkanām, oranžām vielām, kaut kas varbūt zaļš ir, bet labi. Un atkal tad, ja jums tas ir, piemēram, make-ups, tur jums ir lielie Dior, Chanel, un viņiem ir tie make-up izstrādāt tā, ka noturās. Ja jūs ejat uz kaut kādu superballi, vienreiz gadā uzliekat, nekas nenotiks. Ārsti saka tā, ka proporcijai būtu jābūt 80 tīri, 20 nē, bet ja tev ir kaut kāda slimība, jau novecošanās, tad tam tīrībai jābūt ir virs 90%. Tātad 90% no 100 dienām, 10 mēs varētu. Tad tas nozīmē, ka mēnesī tu vari 2-3 reizes uzlikt, un tev principā tik traki nekas nenotiks, lai tu varētu ietekmēt savu veselību. Jā, un kā tas šī mazā nianse ir kaut kā ietekmējuši jūsu biznesu, kā cilvēki tieši to uztver no malas? Tas ir cilvēkiem svarīgi, viņi meklē tos apzīmējumus. Ir kāds jums rakstījis, ka dēļ tā viņš varbūt negrib jūs izmantot vai nezinu? Jā, kaut kad parādās, kāds saka, kāpēc jums tur nav, vai tas ir bijis, bet tajā pašā, bet es arvien vairāk sāku saprast, ka mums,
Mums ir Google, mums ir tātad pieejama visa informācija. Ja tu nesēdi tikai TikTokā, tu pat vari sēdēt TikTokā un ieraudzīt informāciju, bet lūdzu pārbaudi Google, pārbaudi ChatGPT. Tā kā paēj 2 soļus tālāk un paskaties, kas tas ir un uzkrāj tos datus. Jā, bet tev vienmēr būs tā, ka tu visiem nepatiksi. Tas pat nav iespējams. Pat ja man būs tas ekosērts, tad atkal nepatiks kaut kas cits, jo tad man pašai nepatiks mans produkts. Kas tad ir svarīgāk? Man liekas, ka jābūt ir svarīgāk. Kas tev, ka tev patīk un tu esi pārliecināts par viņu. Nedaudz pastāstīšu tev par retrītu, kas top 24. augustā kopā ar Kasparu Slīdni. Retrītu mēs atvērsim ar raw kakao, jeb ceremoniālo kakao baudīšanu, kas iedos mums enerģiju visai dienai, ļaus mums savienoties ar savu sirdi un atvērs mūsu prātus šai pieredzei, visam, kas nāk, visam, kas mūs gaida. Pēc tam Kaspars mūs vedīs tādā nelielā sportiskā meistarklasē, kur viņš mums parādīs dažādus vingrinājumus, novadīs tādu kā sporta nodarbību, kur mēs iekustināsim savu ķermeni, visas savas sistēmas, limfu, asinsriti, lai enerģija jau plūstu, cirkulētu. Pēc tam mums būs neliela pauze, kur mēs varēsim baudīt skaisto dabu Agnī retrīta vietā, netālu no Dobeles. Un pēc tam mēs pāriesim pie dziļās transformatīvās elpošanas sesijas, kuru vadīšu es. Šī sesija palīdz tev pieskarties saviem zemapziņas slāņiem, pacelt augšā visas emocijas, ko tu esi sevī noglabājis jau ilgi. Ja tu jūti, ka tavā dzīvē kaut kas neiet uz priekšu, tev ir konstants stress, nogurums, trauksme, nervozitāte, tu esi viegli aizkaitināms vai gluži vienkārši tu nejūties piepildīts, tad šis retrīts būs tieši tev. Un retrītu mēs nobeigsim ar skaņu terapiju, ko vadīs Inga, šīs retrīta vietas mamma jeb radītāja. Ja tev interesē vairāk info par šo retrītu, visi linki ir aprakstā. Pasteidzies, vietu skaits ierobežots. Tiekamies! Mums tagad podkāstā ir tāda sadaļa, kur cilvēki var uzdot arī savus jautājumus. Un viens no jautājumiem, ko uzdeva meitene, bija par to, vai tad ir tiešām tā, ka bez kosmētikas dzīvot nevar. Vai tev kosmētiku tiešām vajag. Jo mums ir tas piesātinājums, ka vajag tur pieniņu, kas nomazgā, tur to un šo un to. Kāds ir tas tavs viedoklis? Tas, ko es iesaku, piemēram, kad nāk pie mums cilvēki, bērniem, es saku, nevajag likt bērnu katru dienu vannā, nevajag mazgāt viņu pat reizi nedēļā, ja viņš negrib ar to šampūnu. Jo bērnam nav, viņam ir jāveido savu imūnsistēmu, un imūnsistēmu veido mikrobi. Un ja tu visu laiku viņus mazgā nost, tu visu laiku traucē šo imūnu attīstību. Un bērnam, es neesmu satikusi nevienu bērnu, kuram vajag līdz 13 gadu vecumam kaut ko vajadzētu. Tā, kad tu sāc mazgāt seju, tev sāk veidoties potītes, tev ir ekstra sebums, un tu dzīvo pilsētā. Pat bērniem pilsētā es iesaku nomazgāt, diezgan ātri var redzēt, ka atjaunojās. Bet tad mēs skatāmies, kā nomazgājam. Tad pats svarīgākais man šeit, ar ko ir sākt, ar ko mēs mazgājamies. Tā, ka, lai mēs neizjauktu savus mikrobus, mēs tiešām spējam noņemt pilsētas putekli. Te arī jādala lauki pilsēta, vai ne? Tas ir pirmais. Ja sievieti, man ir bijuši kādbrāds dāmas, viņas saka, es dzīvoju laukos, es noskalojos ar to, es nelieku nekādu krēmu, viņai ir laba āda. Man ir bijuši 2 tādi gadījumi, saka, bet varbūt jums arī neko tad nevajag. Pēc būtības viņa ir iemācījusies, jo tas, kas mums trūkst dzīvojot pilsētā, mums trūkst mikrobioloģiskās daudzveidības, mums trūkst šīs saskaņas, un mums sāk parādīties. Tad ir sausums, vai mēs mazgājamies, mums ir putekļi, mums ir, nevar pilsētā nemazgāt seju. Un tie mirklī, kad tu pilsētā sāc mazgāt seju, tev nav iespējas tā atjaunoties tik bioloģiski daudzveidīgi, tad tev ir papildus jāliek klāt, lai sevi aizsargātu, jo tu esi noņēmis to taukskābi, un tas ir tas mans ritms, kā man liekas, kā vajadzētu darīt. Un, tā kā pēc iespējas ilgāk, kad mēs redzam, ka tas ir normāli, ir jāseko līdzi, vai ir problemātiski. Ja cilvēkam ir psoriāze, viņam ir dermatīts, viņam ir šī tendence, ka viņam ir sausās ādas, tad jādara, protams, nedrīkst ielaist slimību. Bet arī es uzskatu, ka nevajadzētu ar tādiem krēmiem, nevajadzētu ar minerālu eļļām, kas ir principā lielākoties
vajag meklēt kokosriekstu eļļu, avokādo eļļu, varbūt jaukt kaut kādu saules puķu eļļu. Nu, tā kā mēģināt tiešām veidot, atrast to sistēmu, kas ir droša, ko jūs uzskatāt pilnībā ēdamu, un tad likt uz tev, nu, īceši bērnāds. Jā, kokosēļa ir topā mūsu mājā. Nu, un ja tas palīdz un tā smarža netraucē, piemēram, ir citi, kur saka, viņam ļoti nepatīk smarža. Es arī uzskatu to, ka, ja tev nepatīk smarža, nu, tad nevajag mocīties, jo tas, mēs atkal runājam par to psiholoģisko labbūtību, un ja tev nav šī te placebo efekta, ko tev piedod papildus smarža, tad iegūst to nocebo. Nocebo ir tas, ka tu jau koncentrējies, kas trūkst, kas nav labi, kas ir blaknes, un tu viņu arī veicini, starp citu. Tā kā tas ir jāņem vērā. Ļoti daudz mēs zinu, es arī redzu noliegumu sistēmā, kad cilvēki dzird, ka mums ir dabiskā kosmētika. Automātiski uzreiz jau man ir alerģijas, es nevaru dabisko lietot. Nu, bet man jautājums tad ir, ko cilvēks ēd? Ko viņš lieto uzturā, ja viņš neko dabisku nevar lietot? Tad tiešām viņš lieto šos plasmas maisiņus. Nu, kā tā. Nu, tas ir, tev ir bijusi alerģija uz kaut ko, un tad tu uzskati, ka tev ir uz visu. Un cilvēki jauc alerģiju ar ādas jutīgumu, jauc krosalerģijas, jauc kairinātājus, kas ir dažādas lietas, jauc tiešām toksiskas vielas, kuras tu uzreiz neredzi, ir šīs te akumulatīvās vielas. Un zināšana, tā pieejamība, klasifikācija, ja tu neesi ķīmiķis, ar to nestrādā, nu, mums ir sabiedrībā, es gribētu teikt, tuvu nulē. Bet man liekas, ka tā sakne jau ir tur, ka nav jau īsti kam prasīt, jo bieži vien tu aizej pie tā ārsta ar savu problēmu, un nekas baigi labāk nepaliek. Un tur jau tā dezinformācija varbūt sākas, ka tev kaut ko iesaka, tad tev pasaka, ne, tu dabīgo neko vispār nedrīksti, taču, nu, nezinu. Nu jā, ir vecie aizspriedumi, tiešām mums ir bijusi dabīgā kosmētika, dabiskā, kas ir izveidojuši. Pirmkārt, ļoti daudz vienbrīd sākās tas bums taisības konservantiem, nekonservēja. Nu, tas ir šausmīgi, sēdīti mikrobus uzlikt uz ādas. Tad bija tādi, kas tiešām liek šos alergēnus, nu, kas ir konservēšana ar alergēniem, tu esi uz to alerģisks. Tad ir tā, ka cilvēki nesaprot, ka ir kaut kas nostrādā, kā pašam ar to tik galā, attīrīt sevi. Es to saprotu un arī ārstam iedziļināties. Viņam ir vieglāk, ja tev ir liela kosmētikas firma, Bioderma, Avene, Dior, Chanel. Tu iesaki šādas kosmētikas krēmu, pat ja tam cilvēkam kaut kas notiek, tev ir nenormāla aizmugura. Pat ja viņš sāk strīdēties un saka, ka viņam bija alerģijas, tur rekur šis Dior sevi aizstāvēs visās instantēs un pateiks, ka rekur miljonu cilvēkiem nekas nebija. Bet ja tu esi maziņš un tikko sāki, un tev vienam ir, un tu tagad teiksi, ka tev rekur 1000 nekas nebija, nu, tā kā ārsts uzņemās vairāk to atbildību, viņam nav tik daudz vēl, viņš arī saprot, ka viņam ir savas lietas, kas viņu interesē, viņa darbs, viņa izpratne tur, kā ārstēt cilvēkus. Tagad iedziļināties tie kosmētikas, kas ir emulgātori, ka emulgātori uzkrājās ādā, ka vienam pēc gada, citam pēc 10 gadiem būs sagrauts ādas līmenis, un tas ir tāpēc, ka viņš lieto šādu kosmētiku. Nu jā, kā tu viens cilvēks cik bieži var tas cilvēks pirmkārt pie tā dermatologa iet 10 gadus, mums vēl ir tendence mainīt ārstus, un atkal domājam, kāpēc mēs mainām ārstus. Tad mēs saprotam, ka kaut kas nav ar viņiem kārtībā pareizi. Mums liekas, ka kaut kas nav kārtībā. Pirmais man vienmēr ieteikums, kad man nāk cilvēki, es saku, vienu ārstu. Atrodi to vienu ārstu un turies pie viņa. Pat ja tev nepalīdzēja, nu pieņemsim, tu ej pie ārsta, pirmais, ko tu dari, mēģini saprast, vai tev izveidojas saruna. Vai tev tas ārsts patīk kā cilvēks? Nepatīk, nesakrīt karmas, nevar visi sakrast. Tā ir daba. Nedrīkst pat tā būt. Tas nozīmē, ja mēs visi sakrast, mēs pazast, mums vairs nebūtu. Un mums nebūtu šīs daudzveidības. Tad maini. Atrodi, jo tāpēc, ka problēmas būs vienmēr. Tas tā kā biznesā. Ja tu atrodi biznesa partneri un tev viņš ne īsti patīk, kā tev šķiet, cik ilgspējīgs tas bizness ir? Es pat esmu mēģinājis, man dzīvē tā ir bijis, man liekas, nu kā mēs visu tur sarunājam. Nu es jūtu, ka viss ir ok, bet vienkārši man ar to cilvēku ir grūti būt. Nu es nejūtos brīvi.
Viss ir forši, man nav pamatojuma. Forši cilvēks, ģimene, sporto, brauc turismi, bērni. Viss ir jauki, bet es jūtu, ka es vienmēr gribu ātrāk beigt sarunu. Kaut vai tādā līmenī. Un tad tu iedomājies, ka, ja tev ir bizness, kamēr viss forši, ir ok. Bet taču nav tādas lietas, kad viss ir forši. Tas ir, kas tā par utopiju? Tā, saprot, attiecībās arī nekad nav viss forši. Vienmēr ir jāstrādā uz augšu, uz leju, kaut kas mainās. Jo, ja viss forši nozīmē, kaut kas apstājās, tu apniks un atkal būs depresija. Ja? Tā kā tāds. Un tajā biznesā pienāks tas mirklis, ka tev ir problēmas, un kas notiek? Jūs nespējat sarunāties. Tāpat arī ar šo ārstu ir. Tu aizgāji pie ārsta, ja tev viņš patīk un jums ir problēmas, tu pie viņa ej un saki vēlreiz, klausies, nestrādā, nav tas. Un jūs sākat veidot šo ārstēšanās procesu. Ārsts sāk iedziļināties, viņš tiešām sāk atrast, kur tad ir tā pamatproblēma. Viņš sāk uzkrāt datus, viņam ir iespēja to darīt. Ja tu katru reizi ej pa jaunu pie ārsta, pirmkārt labi, ja tu esi super apzinīgs, tu vāc tos visus datus un atnes līdzi mapīti. Kurš ārsts tagad, labi, ir kas izies cauri, bet saprot, tad tev ir jāpaļaujās uz to mapīti, ko citi ārsti teica. Tev jāzina arī tie citi ārsti un jāzina, vai tu vari uzticēties. Piemēram, tu man ieteiksi filmu. Ir cilvēki, kas iesaka filmu tikai, kas viņiem patika. Manuprāt, kad tu iesaki filmu, ir jāsaprot, kāds tu esi cilvēks, kādu tu esi vecuma, ar ko tu kopā skatīsies. Un tad es teikšu, zini, to filmu var skatīties tā un varbūt piekomentēšu. Un tad tu saproti, tu man kaut ko ieteiksi, un tad es pēc tam sapratīšu, tu iesaki tā, tad es nākamreiz tev paļaujos vai nepaļaujos. Bet ir jābūt šī pieredzei, ir jābūt šeit sadarbībai, pareizi. Tāpat arī ar to ārstu vai ārstam ar ārstu. Ja viņi ir zinoši, bet viņš arī nevarēs visus tos tavus 10 ārstus, no kuriem tu atnesīs tos lapiņus, arī zināt, vai cik var paļauties un kādā vispār ir bijusi situācijā, jo jebkurš cilvēks var kļūdīties, tas ir pilnīgi normāli, tā tam ir jābūt. Tas ir tas process, un tad, manuprāt, ja tu ej pie viena, un tad jūs ejat cauri, tad jūs tiekat priekš. Tas ir, man liekas, jebkurā profesijā arī es novēroju pie sevis, kad cilvēki nāk, pieņemsim, elpot. Tas jau arī, ko tu vari vienā reizē izdarīt? Ko tu pie terapeita vari vienā reizē izrunāt? Tu aizsāc tikai kaut ko, un viss, labi, tā. Nākamreiz tā, tu to informāciju lietas kopā, un man liekas, es tieši vakardien vienam savam klientam rakstīju, kad jo ir kaut kādas lietas, ar kurām arī es nevaru palīdzēt, tad es viņu aizsūtu tur, pamēģinu tur, un tad viņš man dod to feedbacku no turienes, un tad es viņam saku, bet pasties tā dzīve, es arvien vairāk un vairāk pārliecinos, ka tā dzīve ir kā tāda puzle, ka mēs vācam to informāciju pa bišķiņam un tev ir vajadzīgs laiks, lai to darītu. Tu nevari tā kā... Bet tur atkal ir tā problēma, ka mēs dzīvojam tādā pasaulē, kādā mēs dzīvojam, un mēs gribam atrisini man, iedod man to smēri, kas man tur visu atrisinās. Piemēram, es teikšu, es gribu vēl vienu bērniņu. Jā. Man arī šodien. Šodien varbūt mēs varam uztaisīt. Atrodi tagad ar ko un rīt, lai piedzimst. Un tā kā to mēs saprotam, ka tur ir tie 9 mēneši vajadzīgi, vismaz, vai ne? Jā. Un uz kaut kādām citām lietām mēs vienkārši izslēdzam to loģiku. Arī tas pats, ka es tagad arī klausos, ik pa mirklim es meklēju starptautiskus ārstus, starptautiskus dermatologus, plastiskos ķirurgus. Vienkārši, lai saprastu, ko viņi saka, kā viņi uzkrāna arvien vairāk. Es arī meklēju to, ka viņi saka, visi šie te filleri, botoksi, šie te krēmi, kas jau sāk veidot šīs te toksicitāti, ka viņiem ir grūti strādāt, ka pie viņiem nāk tie cilvēki 50+, viņiem ir arvien trakāk un trakāk. Tā kā es mēģinu izprast kaut kādu tādu jau uzkrātās zināšanas, kad jau cilvēki sāk dalīties ne tikai jau komerciālos nolūkos, bet kad mēs redzam, ka no šī te kosmetoloģija viņi strādā līdz kaut kādam vecumam, tad tos fillerus nevarēs vairs iepičkāt, nezinu, cik tu tajos gados, tad pāries pie tā ķirurga, un tad tas ķirurgs sāk tomēr uzmanīgāk. Mēs zinām, ka kosmetologi, ķirurgi, viņi tā diezgan savā starpā kaut kur konfliktē. Tad mēģina, šobrīd arī tā jaunais tā pozīcija, ka viņi mēģina kaut kā saprast, kā viņi viens otru, lai neietekmētu viens otru darbu, tiešām drošumu pacientam izdarīt. Un ir kaut kāda problēma, un tad nesen klausījos vienu tādu arī ķirurgu, bet viņš ir vispār super tāds. Gan mikrobiomu, gan tavu vēderu, kas notiekās, gan psiholoģisko stāvokli. Ļoti reti, es domāju, tāds vispār var atrast. Un tas, ko viņš saka, es redzu, pie manis atnāk pacients ar tādu problēmu, viņš sūdzās, tad tu saproti cēloni, pēc būtības viņa cēlonis ir
pareizi ēst, vingrot, no rītiem elpot, silts ūdens. Tad es viņam varētu to 2 stundas stāstīt. Kā tu viņam saki, jo visi jau saprot, ka vajag ēst, bet vienam nav laika, vai vienam nav naudas, vai vēl kaut ko. Un viņš tagad es saprotu, man 2 stundas es viņam stāstīšu. Tad ir cilvēkam apstrādes process. Viņš atkal nāks. Tad pēc mēneša 2, tad kā kuram vidēji, ka tu vispār pieņem to patiesību, ka kaut kas ir. Tad atkal nāks, es atkal 2 stundas ar viņu to sēdēšu. Iespējams, viņš tad sāks kaut kā domāt. Citreiz es pieņemu lēmumu, es redzu, ka cilvēks nav gatavs klausīties. Un es saprotu, ka ņemot vērā šo cilvēku, vai ir jēgas patērēšu tik daudz laika, un nekas nebūs. Es viņam labāk uztaisīšu to mazo šo operāciju, un tā kā saprotot. Bet pēc būtības tas ir nonsens. Ka tu pats labprātīgi liecies uz naža. Un ļoti daudz ķirurgi, es tiešām zinu, kas saka, ka operācijas gan gūžai, gan ceļiem, gan dažādām lietām ļoti daudz, gandrīz, principā esmu dzirdējis 80%, kuras tu varētu pats ar vingrošanu, ar pareizēšanu, pareizām kustībām atrisināt. Bet cilvēks to negrib darīt, viņam liekas, ka vieglāk. Bet labi, ja tā ir tāda viena maza operācija kaut kādā vietā, tev tur zarna, izmetusies, tu viņu varētu tur vingrot, tev pareizi ēst, tev tas mikrobioms tur nesāp, tu krāties sliktais, ja tu neēst cukurus, tev problēma nebūtu. Bet to zarniņu mēs nogriežam, un tas ir super viegls un easy risinājums, bet lielākoties jau nē. Lielākoties ir tas, ko tu pats izveido ar šo te nepareizo ekspektāciju, to gaidot to brīnumu tabletīti, uz to, ka tev ir tā komercializācija iemācījis, ka tu atnāc samaksā 200 eiro un tu esi super smuks. Nevis, ka tu padomā, vai tu pagājuši gulēji, vai tu pirms tam sportoji, vai tu vēl kaut kas. Tas pirmais, kas ir jādomā, kā tas viss veidojās. Un tu uztaisi šo te vienu procedūru dažādi. Kaut arī pretsāpju tabletes, tev sāk sāpēt galvu, un kas tad ir, tu iedzer pretsāpju tableti? Bet tad tu vienkārši, tev organismā ir problēma, viņš tev sāk rādīt. Hei, tev sāk sāpēt galva. Tu tā vietā, lai domātu, kāpēc man sāk sāpēt galva, iedzer pretsāpju tableti. Ok, nekas traks nenotika. Vienreiz, ja tu kaut kad tur nezinu, cik bieži, pāris mēnešos varbūt iedzer to tableti. Bet reāli tu jau viņu nospiedi un tev tā problēma parādīsies citur. Jo tā problēma jau nav pazudusi. Un kaut kā cilvēki no tā mēģina visu laiku izvairīties. Cerot, ka jā. Un tad viņi ir pensionāri, viņiem ir asinsspiedieni, zemi, augsti, un tad tu esi līgiņi, tu jau nesaproti. Vai man ir tik tāda dzīve, vai man viss aiziet medicīnai, man viss aiziet zālēm. Bet tam pašam pensionāram, cik mēs redzam tos pensionārus, kas kaut vai no rītiem nojo. Siguldā ir viens onkulis, kurš ir baigais malacis, kurš tur dasoriņķi. Un tagad padomā, cik mums ir pensionāri un cik no viņiem nojo. Un nestāsti, ka tā nojošana, ka kāds saka, ka viņš nevarētu to darīt. Dari ļoti lēnām. Sāc ar kilometru dienā, bet nedara to. Jā, tas ir tas, ka ir bieži vien kaut kur Instagramos, vai kur redzami tie piemēri, ka 200 eiro vitamīniem vai tur kaut kādam tur attīrīšanās programmai mēs nevaram, bet 200 eiro tur sestdien, svētdien notusēties, nodzert varam, tur laiks tam nevaram, bet tur kaut vai 15 minūtes. Man tagad ir tāds ieslēdzies drusku slinkuma periods, bet es saprotu, kad ir jāvingro, un tad es sev esmu 10 minūšu, man ir tas viens video, vismaz tas ir kā bare minimum, es to katru rītu tā kā daru. Un man liekas, bet kas ir 10 minūtes, tā kā tas nav vispār nekas, bet tas tomēr tev kaut kādu enerģijas cirkulāciju, kaut kas notiek, vai ne? Paradums, kas vai tas? Jā, gan paradums, gan tas, kad ir galīgs slinkums, tad tas ir tomēr kaut kas. Bet, nezinu, tur stundu šitā nosēdēt, mēs easy varam, cik tas laiks ātri. Tas paradums, tas, kas mums liekas jau norma. Tu pilnīgi pareizi saki, man arī vīri, kad bija viņš ārprāts tur par tādu mazu pudelīti, jāmaksā tur 4 eiro, tur rabarber kaut kāds. Es saprotu, tu pat cukurs nav par to principu. Es saku, jā, bet tagad ir tā kā futbols, nopirkt alu vai vēl kaut ko, tas ir principā tāda pati summa. Un tev tur liekas, ka tas ir normāli, bet pirms nopirkt avenes par 4 eiro, tev liekas ārprāts, kas tas ir.
Tu jau esi iegājis kaut kādā tādā dogmā, un no tā arī cilvēkiem grūti izkāpt ārā. Tu pats jau nav nevienu izcilu, manuprāt, tāda nevainojama cilvēka. Tu visu laiku vari iekrist. Ja cevišķi, tad tev ir vasara, tev ir vēl kaut kādas lietas, un ja tev ir vairāk tendences uz tādiem impulsīvu vai tur, piemēram, koncentrēšanos, es esmu no tiem tipāžiem, kuriem ir kaut kas patīk, nu tad es varu uz tā uzsēsties, lasīt, rakt un vēl kaut ko. Tad tev ir 1000 publikācijas vaļā, tad es viņas lēnām taisu ciet, no katras izvilku, bet tas prasa nenormāli daudz laika un to koncentrāciju. Un tie mirklī, kad es esmu, tad es tur esmu. Es negatavoju, paldies Dievam, man vīrs. Tā es viņam patīk, viņš pat, ja es viņam piedāvāju pagatavot brokastis vakar, viņš saka, nē, labāk es pats uztaisīšu. Nu, tā kā mums... Jā, bet paradumu un kaut kādi slēptās vīzijas, kaut kas mums liekas, tas ir normāli, tas nav. Bet arī, zini, runājot par to vecumu, man liekas, ka cilvēki vienkārši esot jauni, viss ir kārtībā, mēs neaizdomājamies par to, jo liekas, tas jau tik tālu, 25 gados domāt par to, kā es jutīšos 60 gados, liekas tā kā, tas jau taču tik tālu, tad jau es par to vēl domāšu, man jau viss būs labi. Mēs tā kā nesavalkam to saikni, kā parasti visādi pašizaugsmes treneri saka, ka tas, ko tu dari šodien, atspoguļosies tev pēc 5, 7, varbūt 10 gadiem. Ka tev jau tagad ir jāsāk, vai ne, tās izmaiņas. Un man liekas, ka tas ir arī viens no aspektiem, kāpēc mēs kaut ko nedaram, jo mēs neredzam to tūlītējo efektu, līdz ar to ir viegli un ātri tā kā ērti padoties, jo nekas taču nenotiek, nekas nemainās. Jo tiek piedāvāti tūlītēji efekti arī. Bet tā tas ir. Bet es atkal tāpēc uzskatu ļoti daudzi, kuriem ir šīs ādas problēmas, tos ir arī sevi. Esmu pie tiem pašiem cilvēkiem. Man rozācija izpaudās, nenormāls apsārt, un lēnām tas no sākuma tu sāc sarkt. Vairāk, mazāk katru dienu, principā, tad jau konstanti, tad tu liec to make-up virsū, aizej pie ārsta, viss, kas notiekās, es arī mēģinu vienu, otru, bet aizej pie kaut kādiem vairākas reizes. Kaut kas palīdz, nepalīdz. Tad bija doktora Rozniece, ar ko diezgan labi bija, bet viņa aizgāja pie dieviem. Bet es tagad domāju tā, ka es sapratu, ka pēc būtības šī ādas slimība, tā ir tā, kas man palīdzēja piespiest, sāk domāt, ka jā, tu esi jauns, tev viss strādā vēl kaut ko, bet tev āda sāk rādīt, ka kaut kas nav kārtībā. Nevar tādas pārslodzes, jādomā, kā tu tur to ēd, kā tas veidojās šis. Man ir tiešām piespieda ārēji apstākļi. Kāpēc man ir šī kosmētika? Tāpēc, ka nav neviena cita krēma, ko es varētu lietot. Es izēju cauri pilnīgi visam, kas ir pieejams tirgū, neatbilst maniem kvalitātes standartiem, lai es varētu dzīvot tā. Šis ir tas, par ko mēs atgriežamies sākumā, Jāni, kad visbiežāk to ģeniālo rada tie paši, kuriem ir tās problēmas. Bet man ir piespieda. Tā kā dzīve, kosmos, man arī bija ķīmiķi. Man tā kā salikās šī visa zināšana, bagāža, darbs, vide, ilgtspēja, kas man ir bijis. Darbs ministrijā, vides ministrijā, tur tā kā bija citi tipāži, bet es uz to ilgtspēju un kā tas viss aizgāja, kā man iegrozīja visu šī sakrita. Es saku, tā sakrita, vai tas ir kosmos, vai tas ir liktenis, es nezinu. Un tad, ja es tā skatos, manuprāt, ka ļoti daudziem cilvēkiem, kuriem parādās šīs tādas slimības, no vienas puses, es domāju, ka tajā mirklī tev liekas ir traki, tev ir pumpas, tu pārdzīvo, tu neizties labi, tu tur mēģini maskēt, ir cilvēki, kas tur vēl sāk pamācīt, ja, ka dari to un to, kuriem ir laba āda, vai varbūt viņi ir bijuši caur dažādi. Tas uzliek maksimāli, protams, šo psiholoģisko slodzi. Depresijas arī palielinās. Ja mēs skatāmies šos te visus rādītājus, šiem cilvēkiem ir augstāks šis te bipolāro traucējums, iekšējās trauksmes. Bet tajā mirklī es domāju, ka tas ir tāds bonus, ka tu jaunībā jau saproti, ka kaut kas jādara savādāk. Tiem cilvēkiem, kuriem šīs problēmas nevis lec uz ādu, bet viņas kaut kur iekšēji sēžās. Un tu viņus neredz īsti. Un tad, kad tev viņas parādās, ka tiešām jau ir ļoti nopietna problēma, tad, ja man tā tagad prasa, es saku paldies Dievam, jā, jo es negribētu, ka man ir kaut kādi orgānu slimība vai kaut kāds, ko mēs saucam dažādiem audzējiem, vēl kaut ko. Tā kā paskatāmies no šī aspekta. Bet tad jautājums, vai stress un kaut kādi psiholoģiskie, emocionālie stāvokļi rada to slimību, vai tā
mūsu ārējā slimība rada tos stāvokļus. Jo arī es, man liekas, toreiz, kad mēs tikāmies, tev teicu, ka arī cik man bija gadi kaut kādi 13 līdz 18, ka man bija arī drausmīgas vienkārši sejas. Es kaut kad nesen vēl atradu to bildi un vienkārši drausmīgi, bet es atceros, ka viens ārsts, otrs ārsts, viens tev vēl tur kaut ko iesaka par uzturu, tu mēģini, tu dari, saproti, ka kaut kur tas iet, bet tu neredzi tam vispār jau vairs nekādu galu un tiešām tev liekas, ka bļāviens vislabāk, es nezinu, ko izdarīt, jo pat tas tonālais vairs nepalīdz, jo tev jau tur viss jau ir grumbās. Un tiešām tas stāvoklis reizēm ir tāds, ka tu vienkārši gribas padoties, un tu domā, ko es esmu tādu dzīvē izdarījis, kad man Dievs ir šitādu ķēmu, mani par tādu ķēmu pataisījis, kad es tagad, kurš mani mīlēs, kurš mani gribēs, tas ieiet vispār jau, pa tādu melno rabbit hole, ka tev liekas, ka viss ir slikti, un to izdara tikai tava sejas āda. Tāds viens maziņš pleķītis uz tavu ķermeni. Man atkal paveicās nedaudz, ka man kad sākās tik trakas jau izpausmes, es jau biju ilgstoši attiecībās ar savu bērnu tēvu, vīra, un mums tagad būs 20 gadi kopā. Wow. Un man jau bija šī emocionālais atbalsts no viņa bija, un es jutos droši. Viņš bija, principā, viņš arī ir vienīgais cilvēks, kurš man ir redzējis šādā stāvoklī. Neviens cits, ne ģimene, ne mamma, ne māsa, ne tuvākā draudzene. Tikai viņš. Tā kā mums tā emocionāls atbalsts man ir bijis milzīgs no viņa. Un es to, ka tāpat tev bija tik drausmīgi slikti, tāpat depresijas nevar izkāpt. Viņš ir tas, kas tev velk ārā un ģērbj. Un to arī tikai viņš zina. Es domāju, tas bija iedot klāt, jo, ja tev nav, tad tu vari padoties. Tas arī jautājums, cik smagi un vēl ar kādām dažādiem kontekstiem. Bet es domāju, ka tīri apburtais loks, mēs arī runājam par šo ādas, smadzeņu un arī zarnu trakta mikrobiomu un vispār impulsu savstarpējo miedarbību. Un tas ietekmē. Un nav atsevišķi ķermenis, nav atsevišķi dvēsele. Mēs varam savu psiholoģiju, nervi, dažādi elektrosavienojumi, kas mēs to visu saprotam. Līdz ar to ir jāpieņem abas šīs puses, un tām ir jābūt miedarbībā, un viņas vienu otru ietekmē. Es tā uzskatu. Un ir, ka tur var dažādi viens otru ietekmēt. Tas ir atkarīgs atkal no tava stāvokļa, kā tev tas ir. Piemēram, ir tie paši ļoti daudz tie mikrobiomu pētījumi, un tagad tas ir Netflixā, ir starp citu filmu. Arī par to mikrobiomu transplantāciju, tur par to ēšanu, tu esi rasns, tievs, sausā āda, akne. Un tad viena dāma, pirmkārt viņa tad ņēma tādu tēmu, bet tad tas ir tas, kas ļoti šobrīd ir aktuāli. Viņa ņēma savu drauga kakas saldēju un lika tādās kapsulās un katru dienu dzēra, lai dabūtu to viņa mikrobiomu. Wow. Viņam mēnešu laikā viņa saprota, viņam ir ļoti laba āda, viņam vispār ādas problēmas nebija, bet viņam bija problēmas savulaik ar depresiju. Viņa saka, viņa nenormāli slikti jutās, viņai sākās depresija, tad viņa pārgāja uz brāļa. Šo transplantāciju brālim bija problēmas ar akni. Viņš saka, 2 nedēļu laikā tev ir akne, bet tev ir superlabs garstāvoklis. Tad aizmirstam arī tikai es tātad iekšēji un kā fizisks un es kā psiholoģisks, bet mums ir arī mikrobi. Tas ir tas trešais, laikam ir tā svētā trīsvienība. Viņi ļoti ietekmē tavu stāvokli. Protams, tas ir atkarīgs atkal kādā tu esi psiholoģiskajā, fiziskajā, bet tas ir tādā kopā sadarbībā. Un līdz ar to mums ir jādomā, kad es domāju arī par kosmētiku, es domāju par skaistumkopšanu un arī pat ja sūdzēties par kaut ko, tev kaut kas nesnāk, es domāju par to, ko es darīju un kā es to domāju. Vai es to domāju tagad, vai es domāju visu, kā tas man ietekmēs pēc 10 gadiem. Ja es taisos darīt kaut ko man tas dara kaut kādā 10 gadu termiņā, un tad es varu saprast. Un tad es varu saprast, un kā es to daru. Piemēram, sporta treneri, es neiešu pie jaunāka cilvēka. Tāpēc, ka es uzskatu šobrīd, es nesaku 100%, pēc tādas lielākās masas, ka cilvēkam ir jābūt vismaz manā vecumā vai vecākam, ka viņš izprot ķermeņa fizioloģiskās vajadzības, nevis tikai kā no grāmatas. Jo no grāmatas, piemēram, es domāju,
Mēs visi ļoti labi zinām, 20 gadu vecumā, kā pareizi jāaudzina bērnu. Viņš jāliek gulēt laicīgi, viņam nedrīkst dot cukuru, viņi nedrīkst likt pie multenītes. Diemžēl, kā piedzimis bērnu, lielākā daļa šie 2 gadu vecumā, mēs redzam, ka bērns sēž YouTube vai vēl kaut ko. Visi šie principi pat visstingrākajiem maniem draugiem, kuri zina, kā viņiem bērns uzvedīsies restorānā, kamēr viņa nav, un kā tas būtu jādara. Ja bērns slikti uzvedās, viņš jāpaņem pie rokas, viņa jāiet mājās. Pieņemsim, ja? Es nemaz runāju par sociālo vidi, kurai būtu viss jāadaptē, ka tas mūsdienās nav normāli, ka bērnam jāsēž restorānā 3 gadu vecumā, super kārtīgi ar dakšiņu jāgriež un jābūt smaidīgam. Tur izaugs sociopāts, manuprāt, man būtu bail no tāda bērna. Arī es nesaku 100%. Es ironizēju. Ja? Līdz ar to jādomā, manuprāt, ir uz priekšu, jāskatās, nevajag ļauties šai te konfektei. Kā mēs arī mazas bērns mācām, ja tev nāk vīrietis ar konfektīti un saka, aiziesim kaut kur, vajag ņemt viņu vai nevajag. Un manuprāt, šie te visi, ko mums piedāvā šīs te tabletītes, ir tas pats. Tā ir tava zakšana, vai nu tava maka zakšana, vai nu tavas sapratnes zakšana, un kādas tās var būt sekas. Jā, tas ir viss, ko mēs darām, ir tāda disciplīna ilgtermiņa vārdā, ka tu dari kaut ko šodien izrietot no tā, kā tu gribi, lai tev būtu pēc tam centies turēt skaidru skatu, un, protams, ka mēs visi maz iekrītam populismā. Tev ir viens, pirmkārt neiekrist, ka ir viena panacēja, ka tas ir viens kaut kāda tā lieta, bet mēģini saprast, ka viss ir kombinācijā, balansēšanā, atrast, kas tev, varbūt tas tev derēs pēc 10 gadiem. Mēģināt atrast vienmēr plusus, mīnus katrai lietai, ko mēs runājām, ka nav tādas lietas, kas ir izcila vienmēr, vienādos daudzumos, visiem. Jā, tas... Vispār mēs katrs esam tik dažāds un katram dara kaut kas viens, citam tas vispār nedara. Un tāpēc, man liekas, arī bija epizode viena ar biohakeru, un arī viņš teica, es tev nevaru iedot nekādu atslēgu, kā tev tagad dzīvot visiem pēc viena plāna. Mēs katrs esam tik dažādi, un tas ir tas, uz ko mums vairāk, man liekas, ir sabiedrība jāvada uz to sevis vienkārši apzināšanos. Bet tas, ko mēs darām, mēs dzīvojam tādā ļoti lielā vienaldzībā. Un ko es novēroju, ka cilvēki pat negrib zināt, jo es pat esmu dzirdējusi, kā cilvēks man saka, nestāsti man, es negribu zināt, tāpēc, ka man būs tā atbildība uz maniem pleciem, ka man tagad ir kaut kas jāmaina. Jo, protams, kā mēs zinām, tik līdz tu kaut ko zini, tu jau vairs to nevari nezināt, un tev kaut kur jau tas sēž tur galvā. Tu vairs nejūties droši. Jā, vairs nav tik forši, jo tagad es zinu, ka pats kaut ko nedara, tā kā vajadzētu varbūt. Un tas, man liekas, vislielākā tā bēda, kad mēs nevēlamies uzņemties to atbildību, mēs negribam zināt, mēs negribam iedziļināties. Ir vieglāk dzīvot, vienkārši dzīvot. Es esmu diezgan daudz arī par to dzirdējusi. Es arī redzu, un tā tas veidojas. Ir kaut kāda daļa, kuriem tas interesē. Es pat teikšu, varbūt 4. daļa, par ko es tad esmu arī uzskatu, ka ļoti priecīga. Un kuri, manuprāt, man ir svarīgi. Es biju vispār super uzmācos ar padomiem, mēģināju izglītot, ko es cenšos tagad. Tu saproti, ka nevajag. Ja cilvēki katram ir savam, viņš atnāks pie tā savu ceļa. Un nav jēgas tērēt enerģiju tur, kur cilvēkam ir citas vajadzības, citas vērtības. Un arī jāsaprot, ka tas ir dzīves posms, ka 20 gados mēs šādi, un tā kā mazs bērns aug un attīstās, un viņš dzird lamu vārdus, un viņš viņus atkārto, viņam tas ir jādara. Un labāk, lai viņš to izdara 8 gadu vecumā, nekā viņš pieaug 20 gados un sāk to darīt, vai ne? Un šim te posmam visam ir jāiziet dažādiem cauri, un tā mūsu vēlme tā kā viņu pasargāt, vai ka tāds mans bērns nav, viņš nelamājās, tu atkal taisi to lāču pakalpojumu. Varbūt vajag nedaudz būt klāt un mēģināt iemest kaut kādu ideju, kas ļauj tam cilvēkam aizķerties pie tās kritiskās domāšanas vai saskatīt jēgu tajā, ko viņš dara, tagad viņš ir gatavs, lai viņam ir kur atspērties, tā kā veidot platformu, ja tu gribi, ja kas var pastīties tur. Tā, ļoti īsi, un cilvēks būs gatavs, viņam ir vismaz instrumenti, viņam es iedevu šos rīkus, ar ko rīkoties. Bet jā, un plus viņš būs izgājis visus šos attīstības posmus.
vairāk vai mazāk. Trūks mums tās pieredzes, ļoti daudz mums trūkst pieredzes, un jā, es vēl joprojām uzskatu, ka mums ir karš, mums ir šī sabiedrība, mums ir cilvēks mātes, kas daudz strādā, kurus negribēja. Ja tu pats gribi, tad tas ir kaut kas cits. Piemēram, sieviete biznesā, bet ir ļoti daudz, kurus vienkārši nebija vīri, bija bērni, viņam nācās uzturēt. Mums ir vēl joprojām jaunais karš, kas ir, tas ir dažādas tādas sabiedrības lietas, kurās mēs dzīvojam, mums ir grūti, un tas ir jāsaprot. Man ir svarīgi, ka tas ir jēgpilni, man ir svarīgi, ka es varu dzīvot dzīvi tā, kā es gribu. Tad, kad es gribu satikties ar draugiem, pēc tam tad es zinu, ko darīt. Ja es tagad esmu bijusi vasaras ballē, tad kādā veidā man vajadzētu atpūsties, es tad eju no rīta peldēties, es tad saprotu, ka es taisu režīmu, kurā es noteikti eju 10 gulēt, tikos ceļos. Tā kā atrast to veidu, kā es atgūstu spēkus, ja esmu kaut kur pārtērējis kaut kā cita rēķina. Jo es joprojām esmu tas cilvēks, kurš uzskata, man ir bijusi ballīte, es zinu, ka alkohols ir slikti, bet ja es esmu visu nakti smējusies un aizgājis gulēt 3 naktī, bet es tiešām esmu naktī smējusies, gājis peldēties, man ir ļoti daudz emocionālās, pozitīvās enerģijas, kuru varētu arī savādāk izdarīt, bet es pagaidām to neprotu. Es uzskatu, ka tas bija tā vērts. Tas ir tāda, lai gan pēc būtības alkoholu lietot nedrīkst vispār. Ja mēs runājam par mikrobiomu, mēs runājam par tavu veselību, tas ir tā kā pirmais no grāta top 1 atkarīgākā viela. Pat heroīns skaitās pēc tam mazāk atkarība izraisoši kā alkohols. Tāpēc varbūt ir visi pasauli ar to. Bet pieejam reāli. Galvenais nestāstīt sev, ka tas ir normāli, ka katru dienu drīkst ar alkoholu 1 glāzi. Tas ir veselīgi. Katru vakariņās 1 glāzi. Es uzskatu, ka nē. Bet labi, bet varbūt kaut kur Francijā viņi saka, varbūt viņiem, es nezinu. Tur arī, es pieļauju, tur ir pilnīgi cits klimats, cita vide, viss cits, un varbūt tur arī tas strādā, bet pie kaut kādiem mūsu apstākļiem, man liekas, tas... Arī tur tā lieta nedrīkst salīdzināt tautas, jo, ja skatās tos pašus ēdienu zinātniskās publikācijas, ir pilnībā atšķirās ēšanas paradumu, pilnībā atšķirās, kāds ir iznākums, un tas ir atkarīgs no kādās proporcijās, kādā vecmāmiņa, meita, viņas mazmazdēli. Tur ir jau ģimenēm, tur ir viens otru pieskata, viens paskatās, ka tu tur apēd tik daudz taukus, tev vecmāmiņa iedos dārznīt. Tas notiek tik organiski, ko tu nevari izmērīt. Jā, tāpēc atgriežamies pie tā, ka katram jāklausās sevi un katram jāsaprot sevi, bet vēl drusku par tādu biznesa kaut kādu pusi. Protams, ražot, ja tu šo darītu, tā teikt, naudas dēļ, biznesa dēļ, visticamāk, tu varētu atrast lētākas izeivielas, lētāku visu, lielāku uzcenojumu un dzīvot laimīga. Ja tas būtu biznesa dēļ, es neražotu pati. Pirmkārt, es vienkārši pasūtītu kaut kur, un tagad ir entie private labeli. Tu vari aiziet uz Modern Cosmetics, pasūtīt entos produktus, nosaukt zem savu vārdu, ielikt savā kastītē. Viņiem tur stāvēs 100 receptus, kurus tu izvēlēs. Un viss. Bet tas ir mans jautājums, arī ir, tad, kas tev dod to motivāciju turpināt to darīt, jo, kā jau tu pati esi vairāk kārtīgi teikusi, ka ražot labu produktu, tas ir dārgi, visi materiāli ir dārgi, cilvēku resursi, ko tu te piesaisti, visi ķīmiķi un tam līdzīgi, tas ir dārgi. Es saku, nav citiem tāda kvalitātes standarta. Nav vienkārši es ar savu dzīvesveidu, ar savu vēlmi, deksmi, ar savu ādu, es nevaru neko citu lietot. Es tiešām arī pamēģinu, es paskatos, bet nav neviena produkta, kur nebūtu iekšā konservantu, nebūtu iekšā sintētisko bāzes materiālu vai nebūtu iekšā alergēnu dabiskajā kosmētikā. Ir tīra eļļa, bet man tīra eļļa nedara. Vienkārši man nav ko citu lietot. Man tāpat būtu jātur sava laboratorija, lai uzražotu savu krēmu. Un šeit man ir kvalitātes standarta ādai, kurā es domāju par to, kā es viņai veidoju zemādas augstslāni, kā es veidoju simbiozi, kā es lieku strādāt fibroblastiem, kā tad es pielieku klāt anti-aging aktīvās vielas, kurā ir pilnībā viss, sākot no mazgāšanas līdz aizsardzībai, tā kā BB krēms, kur mums ir dzelzs oksīdiem, kur papildus tonim. Es vienkārši nevaru atrast tādu produktu. Tas ir tikai tā iemesla dēļ, ka es ražoju to, ko man vajag,
lai varētu nodrošināt savas kvalitātes prasības pret ādas kopšanu. Bet, labi, dzīvojot šajā realitātē, ir jau bieži vien droši vien kaut kādas situācijas, kad liekas, tā kā, kāpēc es to daru vispār? Un, kas varbūt no tāda psiholoģiskā, varbūt, kas tev palīdz? Jo es ticu, ka daudziem ir tā vēlme kaut ko savu darīt, ir ļoti īpašs tur mērķis, un kas noderētu iespējams daudziem, bet viņi nevelk līdz tam, jo ir tas pressures no lielajām korporācijām, vis kaut kā reklāmām un tam līdzīgi, kas vienkārši bieži dara visu, lai tevi izspiestu no tās sistēmas laukā. Nav viegli iet. Pilnīgi visu laiku tu sastopies ar to, ka visa sistēma ir veidota uz to, ka tiešām lielajiem, vai tev ir jāinvestē, tev no bankas ir jāņem, ja tu tagad atdod investoram, tad tu principā esi jau atkal pārdevies investoram, tad tā sistēma ir ļoti sarežģīta. Tā tas ir, ja iet tajā biznesā. Bet pirmkārt, man ir vienmēr bijusi šī motivācija, man patīk palīdzēt, tas man dod to. Mēs runājam par to jēgpilno pievienoto vērtību. Man arī pirmais, kas bija, tad bija 20,000 sievietēm palīdzēt uzlabot ikdienu, iedot to vislabāko, lai viņas tiešām var uzlabot skaistumu rutīnu, samazināt laiku un justies drošāk, pārliecinātāk un zināt, ka tas ir tas labākais un mazināt problēmas. Un tieši šie te personīgie e-pasti, Facebook, ziņas Instagramā, WhatsAppā, kas ir rakstīts, kur cilvēki pasakās, viņiem var redzēt, kā dvēseli dzieda, ka viņi ir uzrakstījuši to ziņu, kā viņi jūtās, cik viņi ir laimīgi, kā viņiem tas ir uzlabojis. Un ka tu redzi, varbūt tas ir ego, es nezinu, bet kad tu esi ieraudzījis, tev ir uzrakstīts super paldies, jā, un ir bijis tā konta tukši, tev ir jāmaksā algas. Tu tagad domā, tur tas samaksās vai nesamaksās, vai tas tev tagad, jo mums ir šeit kosmētikas sistēmā, tu aizved preci uz veikaliem, tev viņi maksā pēc 3 mēnešiem. Ja tur viņi pārdod atlaidi, tad viņi tev atnes vēl rēķinu, samaksā man par šo. Tas nav tā, vienkārši es vēl dabūju, tad aizved preci, samaksāju viņiem rēķinu, ko viņi ir pārdevuši ar atlaidi, un tad viņi vēl man pēc tam tikai pēc kaut kāda laika pārskaita naudu. Jā, tas ir tāds viens maziņš ieskats. Neskatoties to, ka man ir visa noliktava, mums ir 100 super dārgas izēvielas, mums ir konteineri, ērlas sistēmas, tev viss tas stāv uzkrājumā. Līdz ar to, es saku, viss, kas tev ir atnests, ielikts un tu būvē. Tāpēc, ka tu tici, tu zini, ka tas ir labākais. Un tie, kas ir kosmētikā un sākuši no nulles, kas mums ir tagad distribūtori atbrauc, viņi to ierauga, viņi visi, wow, jūs tik tālu tikuši, tev liekas, ārprāts, jau tik ilgi ņemies un tā. Tie, kas ir ilgi jau tajā visā sistēmā, viņi to redz, viņi salīdzina, viņi saka, jums ir vienkārši nenormāls progress. Protams, tas ir nenormāls stress, tas tev ir visu laiku cīniņu, sapratni veicināt un noturības, audzēšana komandā pašam. Tas ir tā kā, bet tu esi uzņēmies to ceļu, jo man salika tā dzīve, un tajā mirklī, kad ir liekas, ka galīgi traki iedod atkal no kosmosa kaut kas iedod, atnāk tā viena vēstulīte, kad cilvēks uzraksta, un nekas nenotiek. Tu vienkārši minūtes laikā tu izlasi, tu esi wow, un tu celies un ej, un nav jau tev bet tas bankas konts, pēc būtības, tikko tev likās, ka viss, vienkārši tev saslēdzās smadzenes, un tu viss atrasini. Bet ir tev kaut kādas, es nezinu, metodas, ko tu pati dari, lai nesajuktu prātā, lai rastu to kaut kādu savu iekšējo mieru, vai tu ej kaut kādus izaugsmes kursus, kur tu mācies, kā tur menedžēt visu šito, kā sevi nomierināt. Jo tas nerodas no zila gaisa vienkārši, kaut kur jau tā informācija. Man ir joga, kur es ņemu 2 reizes nedēļā, kas man ir treneri. Tagad es gribu vairāk, es jūtu, bet tā kā man ir tie braukšanas. Man ir ik pa mirklim pašizaugsmes kurs, es ņemu, piemēram, Open Mind, kas ir diezgan skatos. Es lasu publikācijas, man ļoti piedod, kad man ir fiziku, kad es varu tikt pie kaut kādiem jauniem atklājumiem, kas man liek. Tad es pati mācos ļoti daudz, kas ir dermatoloģija, kosmētika, vielas, kā tas viss veidojās. Es klausos starptautiski. Tad es mēģinu taisīt pauzes atkal, kaut kādas tā kā atslēgšanās, visu atslēgties, lai es varu attiet un ieraudzīt ar jaunu. Jo, pieņemsim, arī tagad es atkal atradu jaunu skatījumu, piemēram, šobrīd pēdējās nedēļas.
Bet es tagad mēģinu pēdējo mēnesi tā kā nedaudz būt tālāk no biroja, kārtot atsevišķi, es dodu visu attālinātas komandas. Un, jo man likās, ka es jau esmu, kad tu visur meklē, visur ir tas pats, neko nevar jaunu atrast. Un atliek tikai atliek, un pēkšņi atkal tev parādās jauna informācija, no citurienes atnāk. Un tu atkal sāc skatīties to visu par jaunu. Vai tev principā pat ne jaunu, bet tas, ko tu jau zini, bet viņi ir jauni pētījumi, nu, tā kā pierādījumi tev. Un tas ir, nu, arī forši. Jā, jo man liekas, nu, ir vajadzīgs tas laiks jau, kad tu esi kaut kāds mazais uzņēmējs, lai vispār tā kā atslēgtu tās smadzenes no tā, ko tu dari, un rastu to tā kā vietu vispār sevī ienākt tam kaut kam jaunam. Bet ja tev vēl ir liela komanda, kur tev konstanti kāds kaut ko prasa, kas man tur, kur man to, kas mums jādara, tad man liekas, un tiešām tev tās, un es saprotu, kāpēc cilvēki dzīvo konstantā stresā, jo mums neviens nemāca, kā menedžēt to, kā dīlot ar šādām te problēmām, un kaut kur jau tā informācija ir jārod. Un tad man liekas, ka tie cilvēki, kas reizēm noliedz kaut kādas izaugsmes programmas vai kursus, man liekas, kāpēc tu to dari, jo tur slēpjas tik daudz, nu, tā kā daudz kaut kādi mazie key elementi, tas pats kaut vai pasēdēt klusumā mierā 5 minūtes dienā. Tas dod tik daudz. Bet tu zini, kāpēc noliec? Atkal pie tā paša. Tāpat kā saka, man nav laika. Man nav laika tagad lasīt kaut kādas izaugsmes grāmatas. Es tagad paņēmu grāmatas, tur vēsturiskos latviešu romānus. Es zinu, ka man gribās piecelties un sākt grāmatu lasīšanu no rīta gultā. Tas man bija sapnis, cik ilgi. Un tagad es šādi varēju. Tas pats, man nav laika. Un tu viņam saki, varbūt netaisi kaut kādu ar to sejas operāciju pavingro. Viņš saka, man tev nav laika. Pēc būtības mēs esam visi vienā tajā pašā, ka cilvēks... Tā ir atkal varbūt viņa tā atvērtība. Bet tad atkal mēs paskatāmies uz kaut kādu to lielo uzņēmēju, kurš tur pelna, milzīga korporācija. Un viņam ir gan laiks tur manifestācijām, gan tur sportam. Jo paskatāmies uz kaut kādiem lieliem, tādiem tiešām cilvēkiem, kas daudz dzīvē sasnieguši. Viņi dara visu šīs lietas. Viņi atrod laiku klusumam. Un tad kāds ir tas mans attaisnojums, kāpēc man nav laika, bet viņam... kurš tur vada milzīgu korporāciju, ir tas laiks. Tur tā lieta ir tā prasme, tāpēc varbūt tas izveidojās, ka tu nemelo sev. Nevis tā, ka man nav laika, bet ka es esmu nolēmis, ka es varu būt tagad šādā lomā, viens būs upuris. Ja man nav laika, man ir tādas problēmas, viss man žēlos. Viens vienkārši noliekas, ka tā, bet pēc būtības tā ir tā vēlme, jo man šķiet, ka cilvēkam ir visu laiku tendence malot vai vēl kaut ko. Un vai tu to saņemies viņam nost to miziņu visu laiku, tā kā mizā, un ej uz to būtību, vai tu visu laiku meklē attaisnojumus? Kāpēc tās konspirācija teorijas? Es nesaku, ka nav magnāti, kas nav ļaundabīgi kaut ko izmantojuši, bet kāpēc šīs konspirācijas teorijas ir tik daudz un tik milzīgas? Jo tajās arī ir diezgan viegli. Tev ir tā, ka, ko tad es varu darīt? Tur jau pasaulē viss ir izlemts. Ar šādu pieeju, tad tu netici nekam. Jā, ir cilvēki, kas ir darījuši, kuriem nav sanācis, bet ir cilvēki, kur darījuši, kuriem ir sanācis. Un jautājums, ko tu, ja tu vari, pieņemsim, nodzīvot to dzīvi ar to, ka es zinu, ko vajadzēja darīt, un es nedarīju, un tu nekļūsi depresīvs, un tu vari dzīvot šo dzīvi, iespējams, ka varbūt tas ir vislabākais, aizbrot uz laukiem, jogas, smūki, alās, vai ne? Nevaru, es neesmu mūks, es nebūšu tas, kurš sēdēs alā mežā. Noteikti nē. Es saprotu savas vēlmes, ir vajadzība gan pēc komforta, gan vajadzību rast, gan vajadzību socializēties, gan vajadzību noslēgties. Tas ir individuāli. Tas, kāpēc es to mīnu, ir, jo kaut kādā dzīves posmā manī arī bija tas iekšā tā sajūta, kad meditēju, tur jogo ar kaut kādām šādām garīgām lietām, pašizaugsmi nodarbojas cilvēki, kas, kā tu saki, kaut kādi jogi, guru, tur kaut kādi, kas drusku tā kā savā veidā disocicējas no sabiedrības, no tā kopuma. Un tad nauda ir slikta, tas ir slikts, viss tā kā man to visu nevajag, es tur minimālists un tā. Bet tad arvien vairāk un vairāk es sāku sadzirdēt dažādus uzņēmējus, arī caur šo podkāstu runājot ar cilvēkiem, kas ir sasnieguši tiešām
ievērojams lietas šajā sabiedrībā un nav vēl saikuši prātā un nav tur nodzērušies vai nonarkojušies. Runājot ar viņiem, es saprotu, ka bet jūs visi arī darat tās, kaut kādas tās lietas, un tad tas man arvien vairāk un vairāk manī sēj tās sēklas, un tas ir ko es gribu tālāk nodot cilvēkiem, kad tev ir jāmāk šīs lietas implementēt savā dzīvē, neieejot kaut kādās galējībās un turpināt darīt savu lietu, savu biznesu, vienalga, par ko tu dedz, bet darīt to savējo. Nevis tāpēc, ka ir jāpelna nauda un jāiet un kaut kas vienkārši tur jādara, bet uzdrīkstēties, strādāt pie sevis ar mērķi tikt pāri tām savām bailēm un traumām un tiem priekšstatiem, lai tu vari darīt to savu, darīt kruti, pelnīt ar to naudu un dzīvot to dzīvi, kā tu saki, atbilstot visām savām vērtībām, kvalitātēm, komfortiem un tam līdzīgi. Jo es kaut kur dziļi sirdī ticu, ka mēs šeit visi esam atnākuši piedzīvot to full life experience ar visām tām garšām un sensēm un pilnu to spektru. Bet vienīgais, kas mūs attur, ir tas mazais prātiņš, kurš saka, nē, tu neesi pietiekami labs, vai ko tu tur sadomājies, tu taču tā nevari, tev to nevajag, visas šīs lietas. Un, manuprāt, savā ziņā sabiedrībā kaut kur vēl ir tā stigma kaut kāda, kad šīs prakses dara tikai tur kaut kādi tie cilvēki. Un tāpēc savā veidā es jūtu to kā tādu vienu no tiem message'iem, ko es gribu ar šo visu projektu nodot, kad šīs lietas vajag normalizēt, ka tām ir jābūt kā daļai no tavas dzīves, tā mieriņš, klusums, daba, veselīgs uzturs, domāt, ko tu ēd, ko tu liec uz sejas. Tā ir tāda apzinātība par tev dzīvi, kuras mērķis ir radīt foršāku tavu pieredzi šeit, visos tādos spektros. Es tev pilnībā piekrītu, ka mums ir jābūt šim te full experience, un tas ir tā kā Rainis teica, pastāvēs, kas pārmainīsies. Un ja mēs sākam, ka mazs bērns, viņš guļ autiņos, viņš kakā, tad viņu māci, tad viņam sākās šis te periods, viņš tur lamājās, vai tad viņš ir atkal tur impulsīvs, viņš ir noslēgts. Tad attiecīgi, man šķiet, ka šīs te rutīnas, ko saka pie dabas paklusēt, apstāties, padomāt, tas ir tas, lai mēs varētu mainīt šos savus ieradumus un paradumus, ja tiešām izdzīvot visu, ko mēs varam, attīstīties, jo es, piemēram, neredzu jēgu, ja tu šeit neattīsties. Tev ir jādod tas pienesums, šī attīstība visiem šiem cikliem, un tad, manuprāt, tas notiek tikai šādā veidā. Tu kaut ko sāc, tu viņu notestē, izmēģini, ej, paņem sev vajadzīgo, tad tu mēģini jaunu metodu un liec klāt, kamēr tu veido savu. Tā ir tā sava metode. Viens pateiks, ka viņam no rīta vajag stiepties, vienam vajag elpot. Nav taisnība, kuram tagad ir taisnība. Jā, vai tā kā tāds. Tā kā neejam uz to, bet jautājums ir to, ka vai tu zini to metodi, un tu uzskati, ka tu paņēmi no viņas, kas tev dara, vai ja tu neņēmi, kāpēc, ka tev tas nedara. Un ļoti daudz cilvēku ir par tām bailēm, ka viņi kaut kad ir varbūt mēģinājuši, bet viņi mēģināja ne īstajā vietā, ne īstajā laikā. Ja tu 2008. gadā nopirki māju vai pirms tā lielā ekonomikas buma, tad var teikt, ka es nedrīkst pirkt māju, jo man viņu atņems banka, un es vairs to nedaru, un es visu mūžu dzīvoju īrētā dzīvoklī. Vai tu tomēr tagad var skatīties, ka ekonomika mainījās, tūlīt kritīsies cenas, es tomēr pirkšu šo māju, es mēģināšu vēlreiz. Te ir par to, ka var arī trāpīties tava stratēģija neīstajā vietā, un tu varēsi būt bijis plūsmā vai kā, bet tas jau nenozīmē, ka tas esi tu. Mēs arī runājam, ir cilvēki, kas saka, es neēdu olīvas. Kā? Es neēdu olīvas. Viņš ir vienreiz pagaršojis olīvas, nezinu, kādā vecumā. Tu neēd? Nē, es ik pa laikam gan es pagaršoju, bet ļoti reti un visticamāk, ka tās nav kaut kādas kvalitatīvās. Jā, bet aizbrauc kaut kad uz Spāniju, Grieķiju, pamēģini vienreiz, pamēģini otrais. Jā, un tu vari teikt, ka es tagad mēģinājis, man vēl nav trāpījis, es vēl neēdu. Man vēl nav 30 plus. Arī, jā. Tā kā tas visādi var būt. Bet es vienkārši par to, ka, bet redzi, atšķirība kur ir? Tu saki, ka es ik par laikam pamēģinu. Un to pašu es arī cilvēkiem saku. Bet pamēģini. Mums ir ar dēlu arī noteikums. Es te uzlieku šķīvi, tu drīkst neapēst, bet tev ir kaut vai jāpamēģina, jāpieliek mēle pie tā tomāta, pie tā salāta, ko es pagatavoju.
Tikai viens nosacījums – pamēģini. Nepatiks, liec malā. Un ik pa mirklim, lai tu viņam māci, saka, jo kas ir svarīgākais, pieņemsim, saku, kā cilvēks auga, ne jau tā, ka tu nekļūdies, bet tā, ka tu nokrīti, ka tu piecelies, ka tu piecelies, ka tu piecelies, ka tu piecelies. Un nevajag baidīties kristi, jo cilvēki ļoti bieži baidās, es arī baidos, es zinu, es katrai mēģinu šūpolēm balansēties, un tu saproti, ir tās bailes nokrist. Un tagad tev nav to baili nokrist, ka tu esi ar mieru iet līdz galam ar galvu uz leju vai ar kājām, tu saproti, atrod balansu, un viņā ir tik viegli. Un tas balans arī mainās. Tu atliek pamainīt kaut ko, un tad tu saproti, tev balans turās labi kaut kur citur. Tas ir tas, kas, manuprāt, ir jāiet. Bet jā, man ir prieks atkal, ka es redzu tādā vecumā cilvēkus, kuri jau to visu zina. Man nācās piespiesties. Es to sapratu, visu laiku mācījos, lasījos ļoti daudz dažādas teorijas. Antroposofija ļoti aizrāvos Rudolfu Steineru. Man normāli patīk, cik viņam ir daudz un dažādas lekcijas un cik viņas tāds crazy. Un nevajag burtiski uztvert, bet tur tik daudz ko paņemt, lai saprastu, kā var vispār dzīvot, testēt dzīvi. Un, tāds, manuprāt, ka cilvēkam vienkārši jāļauj sevi eksperimentēt, sev ērtās robežās, labi, nevajag traki, neies visi lekt ar izplatni. Bet vismaz nav tā, ka tu apstājies vispār. Jā, mana pēdējā atziņa vispār par dzīvi ir tā, ka es, man liekas, vakar vai šodien rakstīju, ka mūsu dzīves mērķis ir visu laiku pārkāpt kaut kādām savām bailēm. Pārkāp vienām, tev pavarās nākamās, tev jākāp nākamajām, bet tas ir bailīgi, ir scary, ir tā kā, ritīgi negribās, bet tad, kad tu to izdari, ir tāds gandarījums, un tev liekas, wow, es to izdarīju, ko vēl es varu. Un tad tev parādās nākamais līmenis tām bailēm. Bet gribēju vēl pieminēt vienu lietu, par ko mēs runājām, bet man tagad izkrīt no galvas, gan jau es atcerēšos. Bet es gribu, lai tu vēl drusku pastāsti par šo māju, jo tad, kad es pirmo reizi šeit atnācu, arī šodien Edgaram teicu, kas šeit ir bijis pirms tam, jo es neticu, ka jūs paši tur esat visu šitādā antīkā stilā radījuši, vai esat, jā? Ezotērisko stāstu daļu. Kā tu vēlies? Tas tāds varbūt garāks, bet es kaut kā... Es ticu brīnumiem, es nezinu, vai vienkārši kaut kāds pasaules sanāk vai saliek kopā. Piemēram, tas pats Umberto Eco, kas man ir te pie sienas. Man viņš ir pirmais rakstnieks, kurus izlasīju, ar kur es gribēju tā kā varētu ar viņu sarakstīties e-pasta vai ko. Un neilgi pirms savas nāves viņš man sāka sekot Twitterī. Viņš sekoja 170 cilvēkiem, es biju 171. Viņš jau bija slimnīcā ar vēzi. Es nebiju aktīva, es gaidīju tieši bērniņu. 2016. gads, tas bija Ziemassvētku jaunā gada laiks. Es biju laukos, dziļos laukos pie savas draudzenes Pitragā, un pēkšņi tā ting. Okay. Ja? Un, man ir vairāk šādi mistiskas lietas, ka tu esi kaut ko ļoti gribējis, pat es baidījies darīt, kaut ko es rakstīšu Umberto Eco. Par ko tu runā? Tā. Un vienkārši tā tas notiek. Un varbūt tas man ir devis kaut kad arī šo te, nezinu, kaut kas to drosmi vai to cīņas sparu. Un arī par šo māju. Un tad, kad es nolēmu, ka varbūt nevajag īrēt ofisu, jo mums jau bija ilgi, mēs meklējām. Un es gribēju, lai ir smuki, jo es uzskatu, ka vide, tāpat kā mēs runājam par kosmētiku, mēs runājam par vispārējo, tas dod tev pienesumu, tas rāda. Es neesmu par tiem cilvēkiem, kuriem ir jāstaigā tikai tur Gucci, Prada vai vēl kaut ko, lai gan viņiem ir smuks somiņas. Bet es nepērku principiāli jau tāpēc, ka var atpazīt to brendu, man liekas tas tā nesmuki, bet tā kvalitāte tu nevar noliegt. Bet atkal nevajag jaukt somiņu kvalitāti ar kosmētikas, tas ir visam dažādas lietas. Bet tad, kā tu sev pasniedz? Man nav nekad bijis cilvēks, kur es skatos un es saku, kāds viņš ir skaists. Tikai sarunā ar tevi. Redzot, kā tu runā, ko tu saki, es ieraugu kaut kādus žestus, mimiku. Man ar visas draudzenes var apgalvot. Viņas nekad nav bijis, ka man kaut kādos žurnālos vai kāpēc man saka, kurš tev tur aktieris ir paticis. Jā, es esmu ieraudzījis, ka tas aktieris labi spēlē. Jā. Bet lai vienkārši pēc tā kā bildes plikas. Nē. Un attiecīgi tāpēc arī gribēju, lai mums ir skaista vide, bet ar atkal meaningful.
Un es mēģināju atrast, bija ļoti diezgan sarežģīti, un tad pēkšņi tā, bet varbūt vajag, tā kā pirkt māju. Tie pašā dienā SSLV, kur nekustamo īpašumu parasti, tu zini, ka tur ir, bet tas bija vienkārši, ieiešu, paskatīšos. Un tieši tagad es mācījos ķīmiju, RTU studēju, es dzīvoju te pāri Maskavas dārzam, Koisels ielā, tad bija tie visi mani gadi, un izlaiž šī māja. Un es viņu sajaucu ar vienu citu pie ebreju kapiem, tur augstāk bija cita māja. Un es saku, tu tāda maziņa, aiztais ciet. Vai 20 minūtes, tas pop-up logs atkal atvarās. Es tā, aiztais ciet. Vai 20, turpinu meklēt. Un atkal atvarās. Okay. Tad man daleca. Un es arī vienmēr domāju, ka es ļoti ātrāk, es ātri domāju, bet es varu, ka ne, tad man vajadzēja 3 reizes, cik es esmu flegmatiska tomēr. Kad es atbraucu, uzreiz sapratu, tur nav varianti. Es no ārpus te gāju un gāju garām mazi bērni. Es saku, ko jums to ragans māja vajag? Es sapratu, man vajag. Atkal, tā vienkārši viņi iet garām pasaka. Tad es sazvanīju, kas tirgo. Tad mēs te bijām, kamēr mēs pirkšanas laikā, mēs bijām vismaz kāds 6-7 reizes skatīties. Un neskatoties, ka bija lietus, bija te viss noticējis, te vispār viss izskatījās, iedomājies kā. Tā māja katreiz bija tāds tā kā welcome, tā kā aura, ka viņa tev gaida, tu esi te. Un mēs pusstundu, bet pusgada cīnījās ar bankām. Katru mēnesi bija stress, jau iepriekšējais mājas saimnieks metanos naudu, viņam steidzam vajadzēja, es nevarējām. Mēs tiešām, visi, ko mēs kārtojām, mēs ar biznesa partneri savu Elīnu, mēs esam sākuši no nulles. Mēs pašas visu esam likuši iekšā, visu uzkrājuši, viss, kas ir, tas tikai mūsu. Ir, bankās kredīti, bet mums nav nekāda investora. Mēs tā kā esam daudz dzirdējusi, ar ko mēs tik neesam tur gulējuši vai ko darījuši, jo meitenes jau neko nevar, un kas tad jums tur stāv, uz tām sievietēm vai vēl kaut kas un tādas lietas. Tagad labi, tas viss ir tā kā vairs nav. Mums ir bijuši dažādas institūcijas, ko konkurenti uzsūta savā laikā, bet mēs arī ar citu katreiz tikai uzlabo savus kvalitātes standartus. Tā kā savaroti, tev viss ir tā kā tāds. Tam tā ir jānotiek. Un šī māja atnāca arī tā, viņa ir atnāca. Un mēs beigās ar bankām izcīnījāmies, izstaigājām tos kredītu komisijas, dabūjām zemākos procentus, nopirkām šo māju un lēnām sākām remontēt. Un tu redzi, viņi vēl nav pabeigti, ir vēl kaut kādas nianses, bet šī māja man gan rādījās sapnī. Un tad, kad man bija tas sapnis, tik dzīves sapnis, tas bija tieši jau bija piedzimts bērniņš, man visas tās problēmas, es jau gribēju tā kā veco biznesu, kas mums bija ar vidas ilgtspēju un tiem inženieru projektiem likt malā, bet es vēl nevarēju. Domāju, nodot visu Elīnai. Es tieši redzēju to sapni, ka es te šai mājai eju no otras puses. Un šeit ir vēl viena ieeja, ko es neesmu redzējis. Un ka es te ieeju, tas ir tāds mazas kāpnītes. Viņas ir tāds tā kā mežģīņu tipa tādiem rokturiem. Un es uzēju otrajā stāvā. Tur tāda pelēka grīda, viņa tāda pelēka un sāk veidoties. Un es pa viņu dejoju un sāku lidot. Un tas izskats, viss, ko es atceros, kā es tur staigāju, bija tik dzīvs, ka es nākamajā dienā nācu uz ofisu, es tiešām gāju, meklēju, vai gadījumā es zināju, ka nē, bet tev tik tas dzīves sapnis bija. Un tad es arī tas man arī palīdzēja pieņemt to lēmumu, ka jāpieliek punkts tajā dzīvē, ka tev jau bija, ka ir jāmaina, tu biji gatavs tām pārmaiņām, ka tu gribi darīt kaut ko citu. Tāpēc arī pelēka grīda ir augšā, starp citu, ja tu biji un redzēji. Es nekad neesmu īstenībā otrā stāvā. Es tev aiziešu, parādīšu, jā. Un tur tā pelēkā grīda ir tā kā no entajiem dažādiem rasējumiem projektēšanas. Un tur tā, es katru reizi mums arī joga tur notiek. Es tur katru reizi atrodu kādu jaunu zobratiņu, jaunu kaut kādu elementu, pie kura vienkārši tā ieslīgst. Un es tādās lietās ļoti koncentrējos. Man ļoti patīk redzēt arī dabā, kad es redzu kaut kādu tur to koku, un tad es redzu, kā kustās, un tad es mēģinu saskatīt kaut kādu to tā kā vīziju, kurā es balansēju kaut kādu vērtību, par ko es tiem mirklī domāju, piemēram, kaut vai patērētājs un pieprasītājs, tad es varu viņu salikt, kā ir tā lapiņa ar to vēju, kā viņš tur čubinās, un tā kā mēģināt dzīvot tādā balansā, saprast to kaut kādu mazu lietu lielākā kontekstā. Kaut kādas tādas nianses. Tad arī, kad mēs šo māju sākām remontēt, mums ir vienkārši burvīga dizaineru mamma mana. Viņa man sauc par meitu, Baiba Bužinālskas, mēs ar viņu strādājam kopā. Viņa palīdz ieturēt to stilu, tu viņai pasaka, mums sakrīt.
Un, pirms mēs runājam, es gribu to gaišu zilo, kas bišķiņ tā kā gan krieviskas, gan franciskas, gan ar tādu. Un, jā, un tad redzi, tas izpildījums ir. Ļoti skaisti, jā. Ir kaut kas, ko es atvedu no mājām. Šis ir no man mājām atvestais dīvāns. Tad ir tā pamazām, tas viss notiek. Tas tāds darbs, tāpat arī ar viņu. Es saprotu, ka tu viens otru tā kā strādā, ieklausies un veido tiešām tādu simbiozi. Tas ir par to ilgtermiņu, vai ne? Jā. Viss beigās ir par to laiku. Un, jā, es atcerējos tas, par ko es pirms tam gribēju teikt, ka tad, kad tu teici arī sākumā, ka tev dzīve piespieda, ar vispār to sejas problēmām, uzsākt šo te biznesu, arī, kad beigās tu īstenībā ieraugi to kā dāvanu, vislielāko dāvanu, kur tajā mirklī likās, ka tā kā zeme atveries, bet tagad, skatoties atpakaļ, tā bija vislielākā dāvana, un tas pats arī ar kaut kādām tām citām lietām, kur tu vienkārši tajā mirklī liekas, tā kā, ko es daru, kur es esmu, kā lai no vispār šī tiek laukā, bet caur to sāpi, caur to problēmu. Tāpēc, man liekas, reizēm ir jānokrīt līdz tai zemē un vēl zemāk, un viņai cauri jāizkrīt, lai tu saprastu, ka pats un viss vai nu tagad vai nekad. Vai nu tu ņem pats savās rokās, vai tu sāc vainot citus. Es varēju, tāpat es varēju vainot ārstus, es varēju vainot visu citu, ka tas man nepalīdz, tas man nedara, es nevaru. Tā ļoti daudziem ir. Bet man šķiet, ka visstrakākajā situācijā tu vai nu pieņem to situāciju un dzīvo ar viņu un pagriez citu aspektu, vai tu vienkārši viņā noslīkst. Nav jau varianti, manuprāt. Jā, un es nesen arī klausījos pētījumu runājot par to vidi, ka arī mūsdienās viss baigi iet uz to pelēkas mājas, tur baltie skapīši, vispār kā mēs dzīvojam, kas ir smuki, jau izskatās viss tāds tīrs un neuzbāzīgs un tāds, bet, ka paskatāmies atpakaļ, kā cilvēki dzīvoja, kad bija skaistās visas tās baznīcas un vispār pilsētvide kāda bija, ka bija krāsainas mašīnas, tagad ir arī tas pētījums, kad mūsdienās vispār cik tur 5 veidu mašīnas toņi, ka kādreiz tur bija visi šitie žiguļi, tur dzelteni, oranži, zaļi, un ka tās krāsas un tās visas nianses ir tās, kas mūsos veido to kreativitāti. Un ja tu sēdi savā ofisā, kas ir baltas sienas, melns datorgalds un tev nav apkārt vispār neviens tonis, ka tev arī tā kreativitāte neraisās, tev smadzenēm nav pie kā pieķerties. Es to pilnībā piekrītu par to pelēks, melns, Chanel, jā, melns, balts, pelēks, viss, kas ir, tas ir super skaisti. Es piekrītu, bet tas nevar būt tikai, un to Latvijā atkal mēs redzam, tas ir modē, un visi to dara. Jā. Un kāpēc mūsu māja ir ar to sunzaļo krāsu un sarkaniem logiem, jo es nosapņoju. Es pat braucu uz Iecevu, kur es lūdzu, viņi taisīja man to krāsu, pēc tā mana sapņa, viņi man tur lika, un es skatījos, kurš ir vislīdzīgākais. Un vēl nebija kosmētika, man bija skaidrs, ka es gribu to sūnu zaļo, tādu tumši sūnu zaļu, kas spēlējās, un to sarkanu man vajadzēja akcentu tādu. Tā kā, es nezinu. Tad, kad lika mājas restaurātoru krāsu, ņēma nost, izrādās, ka šī sūna krāsa, ko esmu izvēlējusies, ir oriģinālā krāsa, kas ir bijusi. Wow. Tad, kad es izdomāju, ka man vajag priekšā mājai ūdens strūklaku, un es nezinu, kāpēc, man tas vienmēr licies snobiski, un kā izskatās. Un es atceros, ka es Bāibē, un mums bija arī arhitekts Aldis, var tādu, ka neredz, neviens neredz, man tikai vajag, man arī, jā, es saku, man vajag, lai viņa ir, jo man ir svarīgi, un tā kā kaut kas saka, bet man ir kauns pašai no savas iepriekšējās pieredzes, ka man būs strūklaka. Man negribās, lai citi redz, ka es esmu tāds tā kā snobs, un es nezinu, ko darīt. Saku, uztaisam tādu zemē, ka, ja es ieslēdzu, to nāk ārā, bet tā viņa nevar redzēt. Viņa saka, nē, Līga, liek strūklaku, tur jāliek strūklaku. Un tu man bija jākāp pāri kaut kādam savam, arī tu saproti tā kā kaut kādai lietai. Un pēc pāris gadiem atnāca 2 sievietes, kuras bija dzīvojušas kā šeit. Šeit ir bijis savulaik bērndārs padomu laikos vienkārši. Un viņa bija dzīvojusi kā šeit ar savu mammu. Mamma bija auklīte, viņa saka, un te, kur jūs stāvat, bija strūklaka. Wow. Tā kā ļoti daudz šādi elementi. Viens no, ko es tev tagad stāstu šajā mājā, kā mums tas ir viss bijis un attīstījies. Un es redzu, man vīrs tur ir blakus tas daudz. Bet viņš jau ir pieredze, mums kaut kā ir bijuši pāris reizes šādas. Un man ir jau tas viss uzzīmēts. Tā kā
Ir jāsaprot arī citreiz, ka tu saki nē, piemēram, kā es teicu, ka man to strūklaku nē, bet tev vienkārši, zini, tā kā kāds ir jāspēj pārkāpt arī kaut kādiem saviem principiem, jo jāsaprot, ir visam jābūt vietā un laikā. Un tāpat ar šīs pelēkās mājas ir ļoti smuki, bet tad mums ir tik maz saules, ja tas ir Francijā, Itālijā, kur ir, saule cauru gadu, kur ir visas krāsas, tur krāsaini apģērbi vai vēl kaut kādas lietas. Tas ir viens. Ja tas ir šeit, un mums ir pelēks 9 mēneši, un tev vēl tā pelēkā māja, iekšpusē viss ir pelēks. Jā, kādam varbūt tas dara. Viņš atļaujās katru 2. mēnesi braukt uz Itāliju, Gardas ezeru, uz Franciju, uz Marseļu. Tā kā viņam ir krāsaina dzīve, viņš atbrauc te tādā super smukā. Ok. Es nesaku, ka drīkst vai nedrīkst, bet es vienkārši domāju, ka mums ir tā tendence pārāk tad iekrist visiem. Tas ir tāds smuki, mēs visi to daram. Un atkal tā burju nūjiņa, ko vienam pavicina, un tad mēs visi to pašu daram. Jā, paldies tev liels. Man liekas superīgi tēmas, ko nobeigt tā intuīcija, jo arī par to es daudz esmu runājis, jo tad, kad tā intuīcija runā, viņa nevienmēr mums teiks to, ko mums gribās, kā tu saki, un reizēm ir sev jākā pāri, bet tur slēpjas tās lielākās atslēgas. Un es pati to esmu novērojis uz sevi. Jā, tad tas ir cits stāsts citai dienai. Bet vēlreiz milzīgs tev paldies, ka tu mums ļāvi drusku vairāk iepazīt sevi, kas stāv aiz šī zīmola. Es ceru, ka arī tie, kas klausīsies, sarezonēs, sajutīs to. Jo man pašai reizēm ir tā, ka es klausos kaut kādas intervijas ar cilvēkiem, pieņemsim, kaut kādiem mūziķiem, man riebis tā mūzika, bet es noklausos to interviju, man liekas, ak, Dievs, cik vienkārši skaists cilvēks, un man pat sāk patikt tās dziesmas kaut kādā ziņā, jo man liekas, wow, tur ir tāds dziļums, un tām dziesmām vispār ir jēga, un tas nav vienkārši kaut kāds tur rā. Tāpēc es ceru, ka arī cilvēki ar šo interviju varēs sajust, kas tad stāv aiz tā zīmola, un kādas ir tās vērtības, un par ko tu stāvi, kam tu tici, kā tu domā, un īstie cilvēki pievilksies, un īstās iespējas atnāks jums izplasties vēl vairāk un tālāk, un lai notiek. Paldies, jā, lai notiek. Manuprāt, ka pasaule attīstās, un mēs atradīsim, tas, kam ir jāatrod, tas atradīs. Un, protams, ka tas ir grūti tajā milzīgajā visā masā, bet kāpēc es to daru arī? Tāpēc, ka es ticu, ka ir cilvēki, kuri grib domāt, kuriem ir vajadzīga jēga, kuri grib savus kvalitātes standartus, kuri neskrien tik ļoti pavadā un kuriem ir vienkārši interesanti redzēt, un viņi zina, ka vēlams slēpjas detaļās. Jā, galvenais nezaudēt to savu iekšējo ticību un konstanti atgriezties pie sava tā, kāpēc es to daru, vai ne? Un sev tā kā programmēt tās smadzenes, kāpēc es to daru, un visu laiku turēt to. Es tev stāstīju piemērs, tu saproti, ka man palīdz kāds arī no ārpuses, ne tikai ka es, bet man tiešām šādi atgadījumi arī, kas te viss pie sienas karājās, daudz kas no šīs fotogrāfijas. Man liekas, ka man kāds cits to arī palīdz. Tas nav tikai ka es. Jā, es tev ticu. Es tev ticu, un es ceru, ka arī jūs noticēsiet un vairāk sajutīsiet sevi un caur savu intuīciju. Ļausiet viņai jūs vadīt, un tad jau tie brīnumi arī sāks notikt, vai ne? Paldies liels! Tiekamies nākamajā epizodē.